kārtējais investīcija apskats, jā, ieskats, kas ir noticis vērtspapīru tirgos. Patiesībā visas tendences, par ko mēs stāstījām, par ko es stāstīju iepriekšējā seminārā, kas mums bija klātienē decembrī, turpinās. Nekas faktiski, lai cik tas nebūtu dīvaini, revolucionārs nav noticis, tirgi turpina priecēt investorus, kāpums notiek akciju tirgos visā pasaulē, biržas aug augstāk. Rezultāti faktiski šogad ir ļoti spēcīgi. Pasaules akciju tirgus etalona indeks, ko mēs izmantojam kā atsauci mūsu akciju portfeļos, ir jau 7% eiro izteiksmē nopelnījis šogad. Amerikas indeksiem ir klājies vēl labāk, S&P 500 ir augšā aptuveni par 8%, vēl labāk Japānai klājies, tur ir pie 10%, bet jūs redzat pēc attēlā, pa labi, pilnīgi visi biržu indeksi dodas augšā bez tādām lielām svārstībām un rezultāti tiešām labi. Pat arī statistika ir apkopojuši analītiķi, ka S&P 500 indeks, kas ir Amerikas 500 lielākās korporācijas, pēdējo 18 nedēļu laikā, no pēdējām 18 nedēļām, kas iepriekšējās bijušas, 16 ir bijis pozitīvs rezultāts, kas ir tāds rekords, kas pēdējo reizi novērots 70. gados. S&P 500 indeks turpina uzstādīt jaunus rekordus. Mēs esam pārkāpuši 5000 atzīmē pāri. Tā kā indeksa līmenis nekad tik augsts nav bijis. Pat Japānas indeks, kas ir pārspējis savu rekordu, kas pēdējo reizi bija 90. gados. Tātad pēc 3-5 gadu pauzes beigās arī Japānas biržu indeks ir sasnieguši jaunas virsotnes. Tā kā akciju tirgu investoriem īsti nav bijis pat iespēja par kaut ko uztraukties vai bažīties. Ja pagājušajā gadā vēl Ķīnas akciju indeks slīdēja lejā, tad arī tie ir šogad sasparojušies. To jūs redzat arī attēlā, tie dzeltenajā krāsā, gan strauji augošās valstis, gan Ķīnas akciju indeks atkopjās, kāpja augšā, it sevišķi kopš februāra Ķīnas iekšzemes akciju indeks, un arī īstenībā Hongkongas akciju indeks ir smuki atkopušies, gandrīz par 14% pakāpušies augšā. Tā kā arī tie indeksi un tās biržas priecē akciju investorus. Tikmēr obligāciju pusē arī lielas izmaiņas nav. Likmju tirgi, kā jau arī pagājušo gadu stāstīja un kā varēja sagaidīt, ir svārstīgi. Investori cenšas uzminēt centrālo banku nākotnes rīcību, redzējumu, kāda būs monetārās politikas lēmumi. Tas, protams, atsaucās uz procentu likmēm, bet tās svārstības ir salīdzinoši tādā nelielā koridorī. Obligāciju tirgus indeksi pa lielam ir tajā pašā līmenī, kur bija gada sākumā. Runājot par obligāciju apakšklasēm, labāk ir klājies spekulatīvu kredītreitingu uzņēmumu obligācijām. Tā ir tā sarkanā līkne attēlā pa labi. Šogad jau ir nopelnījuši spekulatīvu kredītreitingu uzņēmumu obligācijas pār pa 1%. Valdību obligācijas, drošu uzņēmumu obligācijas, tās ir tuvāk nulei. Ir mazliet svārstības bijušas likmes, tā kā gada sākumā mazliet pakāpās uz augšu, tas atsaucās uz obligāciju tirgus indeksiem, tie paslīdēja lejā, bet tagad atkal ir normalizējušies. Tā kā katra inflācijas datu publikācija atstāja kaut kādu ietekmi arī uz procentu likmju tirgu un arī atsaucās tad uz obligāciju tirgus indeksiem. Protams, pēc tik spēcīga kāpuma akciju tirgos arvien vairāk finanšu presē šogad parādās runas par finanšu burbuli, par akciju tirgus burbuli. Tieši runa iet par tehnoloģiju kompānijām. Un, protams, pagājušajā gadā bieži piesauktais lieliskais septītnieks ir uztraukumi, vai tiešām ASV akciju tirgu neveidojās akciju tirgus burbulis, vai nevajadzētu investoriem tā kā sākt satraukties. Tās runas, godīgi sakot, parādās arvien vairāk. Ir pietiekoši daudz pesimisti, kas ir teiksim tā, piesardzīgi noskaņoti par akciju tirgus nākotni, īpaši ASV. Bet laikam tas mūsu redzējums, ka runāt par tādu
no lielu, būtisku pārkaršanu ASV akciju tirgos īsti nevarētu. Kas ir varbūt šogad noticis atšķirībā no pagājušā gada tendencēm, ka ja pagājušā gadā šis lieliskais septītnieks, septiņas lielākās ASV tehnoloģiju kompānijas plus mīnus visu akciju cenas kāpa vienādā līmenī, vienādā tempā un virziens bija viens tikai uz augšu, tad šogad vairs tik viendabīga reakcija nav. Ir attēlā pa kreisi, jūs arī labi redzat, kā ir tomēr mainījušās šī lieliskā septītnieka uzņēmumu individuālo akciju rezultāti. Labākā, jeb šobrīd laikam pasaulē arī populārākā akcija ir ASV mikročipu ražotājs, mikroshēmu ražotājs Nvidia. Šogad vienu brīdi akcija bija pakāpsies pa 80%, tagad pēdējās dienas mazliet ir atkāpusies, bet tas kāpums kopš gada sākuma ir ievērojams. Akcija pati Nvidia un kompānija ir kļuvusi par trešo lielāko kompāniju ASV, apsteidzot tādus gigantus kā Amazon un Alphabet. Tagad priekšā ir vairs tikai Microsoft un Apple. Ļoti labi arī akciju tirgus sniegums ir bijis Meta. Meta platformas kompānija, kur ir Facebook un Instagram īpašnieks un uztur WhatsApp sistēmas. Tur arī kāpums bija spēcīgs. Amazon, Microsoft, Alphabet plus mīnus turās līdzīgi kā ir akciju tirgus indeks. Sliktāk šogad ir gājis, diezgan ievērojami sliktāk ir gājis Teslai, kas bija iepriekšējos gadus populāra akciju investoru vidū, tad tagad tur savu popularitāti, jeb posmu ir zaudējusi. Nvidia tagad laikam ir pārņēmusi to popularitātes karogu. Tesla šogad ir nokrutusies aptuveni par 30%. Arī vāji rezultāti akcijas sniegumam ir Apple. Apple izaugsme vairs nav tāda, kā bija iepriekšējos gadus. Es arī parādīšu varbūt sīkāk finanšu rezultātus, apgrozījumu izaugsme tā kā stagnē. Peļņas rādītāji, protams, ir labi, kompānija ļoti pelnoša un turpina pelnīt, bet tā izaugsme vairs nav tik spēcīga kā iepriekšējos gadus. Parādās arī ziņas, ka taisna izaugsme Ķīnā ir sabremzējusies, ka pārdošanas apjoms krītās. Laikam pēdējās ziņas bija pat pāris nedēļas atpakaļ, ka janvārī diezgan būtisks pārdošanas apjoms kritums Apple taisni Ķīnas tirgu. Un tas arī atstāja ietekmi uz akciju sniegumu. Akcijai šogad ir zaudējumi. Un tas arī izmainīs to izkārtojumu. Microsoft ir tagad kļuvusi par pasaulē vērtīgāko kompāniju. Apple ir noslīdējusi uz otro vietu, un, kā jau es teicu, Nvidia šobrīd ir trešā lielākā. Bet jā, vairs nav tāda viendabīga snieguma visām šīm lielajām tehnoloģiju kompānijām. Tas zināmā mērā arī liecina, ka tirgus tomēr pareizi cenšas iecenot to sniegumu. Katrai kompānijai mēģina saskatīt, novērtēt tos finanšu rezultātus un pērk, ja palīdz kāpt tām akcijām, kur ir labi rezultāti. Un Nvidia šobrīd ir tiešām fantastiski rezultāti, taisnība finanšu sniegums, gan pārdošanas apjomi, gan peļņas rādītāji. Kamēr tām kompānijām, kuras vairs neaug tik strauji, to akciju cenas līd lejā, tā kā Apple vai Tesla. Bet šis lieliskais septītnieks, šīs gigantiskās septiņas kompānijas joprojām dominē akciju tirgus indeksos. S&P 500, šis lieliskais septītnieks jau tuvojas 30%, īpatsvars ir milzīgs. Viņa kopējā vērtība ir pār pa 13 triljoniem. Un tas atstāja ietekmi, protams, uz visiem pasaules akciju tirgus indeksiem. Šis lieliskais septītnieks, šīs gigantiskās kompānijas turpina uzturēt, ja virzīt, ja palīdz akciju tirgus indeksiem kāpt. Viņu tā ietekme ir liela. To redz arī tajā attēlā pa labi. S&P 500 indeks, tas ir sarkanajā krāsā, jā, ir joprojām labāki rezultāti nekā indeksiem, kuros nav šī lieliskā septītnieka īpatsvars, ja nozīme tik liela. Piemēram, tas pats S&P 500 indeks equal weight, jeb indeks, kurā visām 500 kompānijām ir vienāds svars, tad arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, šis otrs indeks, kurā ir vienāds svars visām 500 kompānijām, viņa rezultāti ir vājāki nekā S&P 500 indeks. Tātad tā koncentrācija pieaug, un tas, protams, arī ir bažas. Tas arī ir iemesls, kāpēc parādās tādas pesimistiskas vai piesardzīgas prognozes, ka ir ASV akciju tirgu ir negluži burbulis, tad
risks ir piedzīvot varbūt nākotnē kaut kādu vilšanos, ja šo tehnoloģiju kompāniju rezultāti nākotnē izrādās vājāk nekā šobrīd. Viņas publicē un uzrāda tos rezultātus. Bet iemesls, kādēļ šie tehnoloģiju gigantu akcijas aug un viņu īpatsvars pasaules akciju tirgus indeksos turpina palielināties, ir, protams, finanšu rezultāti. Jūs redzat, tā tabula ir ļoti krāsaina un daudz informācijas, bet es mēģināšu varbūt mazliet pakomentēt. Sākšu ar tām dzeltenajām ailēm. Tās ir trīs peļņas izaugsmes rādītāji pa pēdējiem 3 gadiem. 4. ceturksnis pret 4. ceturksni. Protams, mums interesē tagad pēdējais ceturksnis, kas janvāra beigās, februāra sākumā. Visas kompānijas nopublicēja savus rezultātus. Nvidia bija pēdējā. Rezultāti ir ārkārtīgi spēcīgi. Nvidia laikam absolūti izcēlās uz visu pārējo fonu, un tas arī ir iemesls, varbūt, kāpēc tā akciju cena šogad ir kāpus gandrīz pa 80%. Peļņa Nvidia gada laikā ir pieaugusi pa 769%. Bet aug ne tikai peļņa, arī aug apgrozījums. Apgrozījums gada laikā 4. ceturksnis, 3. gads pret 22. gadu ir 265%. Izaugsme šajā sektorā ir milzīga. Un kas laikam pats būtiskākais, ka publicējot 4. ceturkšņa rezultātus, Nvidia vadība arī norādīja, ka viņi neredz pagaidām pieprasījuma samazinājumu. Viņi redz, ka pieprasījums pēc viņu produkcijas, pēc tiem mikročipiem, ko viņi ražo un pārdod citām kompānijām, kuras savukārt izmanto, lai apmācītu savus mākslīgā intelekta modeļus, saglabājās ļoti spēcīgs. Viņi redz šādu izaugsmu arī nākotnē. Spēcīgi rezultāti, kas vēl arī mazliet pakomentējot par Nvidia rezultātiem. Nvidia rezultātus jau, ja peļņas izaugsmes rādītājus analītiķi jau bija diezgan sakāpinājuši, vai prognozes jau bija paceltas diezgan augstu. Un bažas bija, ka vai tiešām faktiskie rezultāti spēs tās prognozes sasniegt, tad viņas ievērojami, faktiskie rezultāti īstenībā ievērojami pārspēj šīs jau tā sakāpinātās prognozes. Un tas it kā pielē eļļu vēl ugunī, un tas arī varbūt ir tas galvenais izskaidrojums, kāpēc tā akcija šogad spēja sniegt tik labus rezultātus. Bet Nvidia nebija vienīgā īstenībā, kas labus rezultātus nodemonstrēja labus rezultātus. Amazons labus rezultātus parādīja, Meta parādīja ļoti spēcīgus rezultātus. Meta arī ieviesa dividendi, sāks maksāt investoriem dividendi. Tas arī patika investoriem, arī palīdzēja tam akcijas kāpumam. Laikam vēl no šī lieliskā septītnieka tabulā varbūt labāk redzams, ka ir sabremzēšanās apgrozījumā taisni Apple un Tesla rezultātos. Tur tā izaugsme vairs nav tik spēcīga, un tas varbūt arī izskaidro to iemeslu, kāpēc akciju sniegums šīm divām kompānijām šogad nav tik spožs. Vēl no savas puses, ko es gribēju varbūt pakomentēt, kādēļ būtu varbūt pārsteidzīgi runāt par kaut kādu burbuli šajā sektorā, jo šīs milzīgās tehnoloģiju kompānijas tiešām aug ar labu tempu. Un to rāda šī zaļā aila. Tā zaļā aila atspoguļo pēdējo 5 gadu peļņas uz vienu akciju izaugsmes tempu. Tātad tie procenti gadā, saliktie procenti, temps, ar kādu peļņa aug. Tas izaugsmes temps ir ievērojams. Viņš ir tiešām spēcīgs. Tās kompānijas aug, ir ārkārtīgi pelnošas, un tā peļņa turpina augt. Viņa nemazinās. Un tas nozīmē arī, ka, ja ņem pa pamatu prognozēto nākamo 12 mēnešu peļņu, tie akciju novērtējumi pēc būtības nav tik milzīgi augsti. Alfabēts pat ir piemēram, zem vidējā S&P 500 indeksa novērtējuma. Jā, varbūt dārgāks liekas Tesla un Amazons, bet tas pats Nvidia, nestoties uz milzīgo kāpumu, tie novērtējumi ir diezgan saprātīgi.
Protams, risks ir, un ar to ir, kāpēc es varbūt arī tik detalizēti stāstu par šiem lieliem gigantiem. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi tas īpatsvars ir milzīgs visos akciju tirgus indeksos. Un, ja būs kaut kādas problēmas kādam no šiem gigantiem, nopietnas problēmas, tas atsauksies uz visiem akciju tirgus indeksiem. Protams, to arī investori jutīs savos portfeļos. Bet laikam tas lielākais risks ir, ka iespējams šī izaugsme peļņas rādītājos šīm kompānijām, skatoties uz priekšu, nākamos 5-10 gadus, varētu būt mazāka. Tā nav garantija, tas nav droši. Iespējams, ka šis mākslīgais intelekts un informācija tehnoloģija nozara kā tāda turpinās attīstīties un viņa augs. Bet bažas, protams, ir, vai šīs kompānijas spēs saglabāt tādu rentabilitātes līmeni kā līdz šim. Tāpat Nvidia strādā šobrīd ar bruto peļņas normu pāri par 70%, neto peļņas normu pāri par 50%. Tā pelnīt spēja un peļņas rādītāji ir milzīgi. Ja tic, ka kapitālisms strādā un konkurence saliks visu pa plauktiem, tad, protams, ir pamats ticēt tiem analītiķiem, kur uzskata, ka nākotnē šādu peļņas normu visticamāk Nvidia saglabāt nespēs. Un tā izaugsme, skatoties uz priekšu, varētu būt lēnāka. Bet, jebkurā gadījumā, tas kopsavilkums šobrīd runā par tādu nopietnu pārkaršanu vai burbuli informāciju tehnoloģiju nozarē nevarētu. Un tas arī ir īstenībā iemesls, kāpēc mēs joprojām turam salīdzinošu uzsvaru mūsu portfeļos taisnu uz IT nozaru, uz informāciju tehnoloģiju nozaru akciju portfeļos. Tas bija tāds ieskats par akciju tirgiem, kas šobrīd notiek un tādas tendences. Otra, protams, liela tēma, kas arī jau velkās tagad vairākus gadus un ir aktuāli, protams, inflācija. Inflācija, kas notiek ar inflācijas rādītājiem, vai ir uzlabojumi inflācijas rādītājos, vai var cerēt, ka cīņa ar inflāciju ir galā un centrālās bankas sāks samazināt procentu likmes. Līdz ar to tas sniegs papildus atbalstu vērtspapīru tirgiem ne tikai akciju pusē, bet arī, protams, obligācijās. Tendences inflācijās ir iepriecinošas. Inflācijas līmeņi kopumā samazinās, sarūk gan ASV, gan Eiropā. Un šobrīd viss liecina, ka vasarā centrālās bankas sāks samazināt likmes. Par ECB ir diezgan liela ticamība, ka jūnijā viņi varētu samazināt jau likmes. Iespējams, pat pirmais solis varētu tikt spērt pat aprīlī. Par Amerikas vēl tā pārliecība varbūt nav tik liela. Analītiķi tic, ka vasara varētu būt tas brīdis, kad centrālā banka samazina. Pati Amerikas centrālā banka, ja Federālo rezervu sistēma apgalvo, ka viņi redz 3 samazinājumus šogad. Tātad katrs samazinājums par 25 bāzes punktiem, tad bāzes procentu likme varētu būt zemāka par 0,75% šogad. Vai tā būs, to mēs nezinām. Protams, ir jārēķinās, ka tie dati būs svārstīgi. Un katra inflācijas rādītāja publikācija izraisīs kaut kādu reakciju arī obligāciju procentu likmēs un obligāciju tirgus cenās. Labs piemērs varbūt ir šeit man priekšā ir pēdējie Amerikas dati par inflācijas publikācijām. Šodien, starp citu, pēcpusdienā arī būs Amerikas inflācijas rādītāja kārtējā publikācija, bet šeit pēdējie dati par Ameriku, piemēram. Ražotāju cenu indeks janvārī bija 2% pret gaidīto prognozi 1,6%. Pamatinflācija janvārī Amerikā bija 3,9%, gaidīja 3,7%, mēneša izaugsme bija 0,4%. Tas ir virs 2%, ko gaida centrālā banka. Kopējais inflācijas līmenis janvārī bija, šodien būs februāra dati, bet tagad mums ir pieejami janvāra dati. Gada inflācija Amerikā bija 3,1, gaidīja 2,9. Tā kā tās publikācijas ir tuvu tam, ko gaida, bet nav tāda 100% droša signāla, jā, inflācijas cīņa ir galā un viss ir 100% uzvarēts. Un tas varbūt arī rada to, ka centrālās bankas šobrīd ir piesardzīgas. Savos apgalvojumos, jā, mēs redzam, inflācijas rādītāji dodas pareizā virzienā. Mēs ticam, ka inflācija samazināsies. Mēs esam
viss notiek tā, kā vajadzētu notikt, bet joprojām, mūsuprāt, steigties ar likmju samazinājumu šobrīd nevajadzētu. Ka ir vēl jāpagaida tuvāko mēnešu publikācijas, jāredz, jāiegūst lielāka pārliecība par to, ka tā inflācijas samazinājuma tendence turpināsies. Tāds ir aptuveni varbūt tas kopsavilkums, ko šobrīd centrālās bankas apgalvo un kā viņas redz to inflācijas bildi. Bet kopumā, man liekas, no tāda investīciju stratēģijas viedokļa, ar ļoti augstu ticamību varētu apgalvot, ka augsta inflācija visticamāk drīz būs uzveikta. Un šeit es ieliku tādu krāsainu bildi no mūsu tikko 6. martā SEB tirgus redzējums jaunākais tika nopublicēts, un tad mūsu zviedru kolēģi bija šādu tabulu ielikuši iekšā. Man liekas, es arī iepriekšējos semināros esmu viņu rādījis. Šeit ir dažādi ASV ekonomikas indikātori, nodarbinātība, inflācijas rādītāji, izejvielu cenas, dažādas inflācijas komponentes, noskaņojuma rādītāji. Un no labās puses uz kreiso, labā puse ir 2 gadu atpakaļ, 22. gada februāris, un kreisajā pusē ir šā gada pēdējie cipari, tur janvāris, februāris, rādītāji. Un jo pelēkāks ir tas cipars, jo tuvāk viņš ir tai vēsturiski vidējai normai, pie kuras vajadzētu atgriezties un pie kuras atgriešanās, atgriežoties rādītājiem pie šīs normas, inflācija visticamāk atgriezīsies pie tā 2% mērķa. Šī bilde laikam vislabāk to parāda, kā tomēr tā situācija visos ekonomikas rādītājos ir normalizējusies šo 2 gadu laikā. Mēs esam tuvu uzvarai, un tāpēc ar lielu ticamību es teiktu, mēs varētu apgalvot, ka likmes būs zemākas. Ka centrālās bankas sāk samazināt bāzes procentu likmes. Bet kā jau vienmēr ar finanšu tirgiem ir protams, skeptiķi un cilvēki, kas ir piesardzīgi un saka, ka ir jābūt arī tomēr uzmanīgiem. Viens labs piemērs, kas varbūt arī, man liekas, pāris nedēļas atpakaļ bija Larijs Samers, zināms Amerikas ekonomists, kas starp citu brīdināja pāris gadus atpakaļ par inflācijas riskiem, un tā kā viņa brīdinājumi diezgan pamatīgi piepildījās, tad arī, protams, viņā ieklausās arī šobrīd. Un tad viņa tēze bija, ka ņemot vērā, cik spēcīgi ir ASV ekonomika šobrīd un cik spēcīga izaugsme ir ASV ekonomikā šobrīd, viņa prāt vēl ir diezgan būtiska varbūtība, un viņš pats pat minēja 15% varbūtību, ka ASV centrālās bankas nākamais monetārās politikas lēmums ir nevis samazināt procentu likmes, bet pat palielināt. Tas radīja tādu kā mazliet viļņošanos visos vērtspapīru tirgos, ka vai tiešām tā varētu būt. Bet laikam tas secinājums drīzāk ir no tā viņa runas, ka piemēram, SEB analītiķi šobrīd un ekonomisti sagaida, ka ASV varētu šogad samazināt procentu likmes par 0,5%. Tad drīzāk ticamāks ir tas scenārijs, ka būs tikai 3 samazinājumi ASV bāzes procentu likmēs šogad. Un tā nav triviāla varbūtība, ka ASV procentu likmes šogad nesamazina vispār. ASV gadījumā tas ir diezgan reāls scenārijs. Un iemesls ir tas, ka ASV ekonomika tiešām pārsteidz ekonomistus. Rezultāti labi, izaugsme izrādās visu laiku spēcīgāka nekā tiek gaidīta. Arī salīdzinājumam ir Atlantas centrālā banka uztur tādu ekonomikas prognozēšanas modeli, kas rāda reālā laikā, kā viņu prāt šobrīd ar kādu tempu aug ekonomika, balstoties uz tekošajām ekonomisko rādītāju publikācijām. Un tad šobrīd šī prognoze liecina, ka ASV IKP šogad pirmajā ceturksnī varētu augt ar tempu 2,5–3% gadā. Un pēdējos ceturkšņos šīs modelis ir bijis pārsteidzoši precīzs. Un tas secinājums ir, ka ASV ekonomika, nestoties uz augstajām bāzes procentu likmēm, diezgan veiksmīgi tiek galā. Izaugsme turpinās, bezdarbs ir salīdzinoši zems, kaut kad pēdējos mēnešos varbūt tas bezdarba rādītāji mazliet dodas augstāk, bet kopumā tas makroekonomiskais fons ir
ārkārtīgi labs un pozitīvs. Un šobrīd teikt, ka mūs gaida kaut kas slikts, īsti nevarētu. Un tas arī var būt iemesls, kāpēc arī obligāciju tirgi strauji lejā, jeb obligāciju tirgus likmes strauji lejā neslīd. Viņas svārstās, bet tie līmeņi, kas ir bijuši spēkā jau tagad gandrīz veselu gadu, pie tiem līmeņiem arī tās obligāciju likmes turās. Gan Eiropā, gan Amerikā. ASV gadījumā ilgtermiņa likmes ir ap 4%, Eiropā Vācijas likme ir aptuveni ap 2,5% līmenis 10-gadīgām. Pie tā līmeņa arī šobrīd tie obligāciju ienesīgumi valdību obligācijām svārstās. Līdz ar to arī diezgan stabili turās korporatīvo obligāciju likmes. Tās arī neslīd lejā. Mazliet ir paslīdējuši lejā tikai pateicoties tam, ka riska prēmijas ir samazinājušās, jeb uzcenojumi. Un tas varbūt ir radījis kaut kādu plusu investoriem. Bet arī tur tie līmeņi ir šobrīd diezgan stabili un tirgus tādu strauju procentu likmu lejupslīdi neprognozē. Tagad mazliet par mūsu divām lielākajām aktīvu klasēm, ko mēs izmantojam. Mūsu portfeļos sākšu ar akcijām. Mūsuprāt, ASV akciju tirgus ir šobrīd pievilcīgākais akciju tirgus. Mēs joprojām saglabājam uzsvaru uz ASV akcijām. Spēcīga ASV tehnoloģija kompānija rezultāti mūsuprāt turpināsies un palīdzēs tirgumu. Tirgus turpinās sniegt pozitīvus rezultātus. Protams, ir jārēķinās, ka varbūt varbūtība piedzīvot kaut kādu korekciju šobrīd, ņemot vērā, cik spēcīgs ir tas gada sākums iestājies. Un faktiski akciju tirgi kopš pagājušā gada oktobra nepārtraukti dodas tikai augstāk. Kā es teicu, S&P 500 no 18 nedēļām 16 ir bijis pozitīvs. Tad, protams, kaut kāds korekcijas risks varbūt ir pieaudzis, bet tas nemaina to mūsu redzējumu nākamajiem 12 mēnešiem. ASV akcijas šobrīd ir labākā vieta, kur atrasties. Riska apetīte investoriem ir augsta, nauda plūst ASV akciju tirgus virzienā. To rāda aptaujas un arī analīze, ko veikuši tie analītiķi, kas seko līdzi tirgumu. Kā investori dod priekšroku ASV akciju tirgumu šobrīd visā pasaulē. Un arī prognozes par ASV akciju sniegumu, jeb uzņēmumu, kas veido ASV akciju tirgus indeksus, ir labas. Šobrīd pēdējā prognoze par S&P 500 indeksā ietilpstošo firmu peļņas izaugsmi šim gadam sagaida analītiķi, ka peļņa augs par gandrīz 10%. Pagājušā gadā bija 2,2%, šogad gandrīz 10% izaugsme. Eiropas uzņēmumiem rezultāti ir mazliet vājāki. Mēs arī esam par Eiropas akciju tirgiem ieturam neitrālu pozīciju. Nav tāds uzsvars salīdzinot ar ASV akciju tirgiem par Eiropu. Mums ir tāds neitrāls redzējums. Lai arī ekonomikas indikātori rāda zināmu stabilizāciju, lejupslīde, kas bija iepirkuma menedžeru indeksos vērojama, tā ir apstājusies. Pat pakalpojumu sektors rāda jau izaugsmu atsevišķās valstīs. Bet mūsuprāt, šobrīd vēl ir pārāk runāt par kaut kādu nopietnāku uzsvaru likšanu uz Eiropas akcijām. Kaut gan daži uzņēmumi, kas publicē rezultātus arī 4. ceturksnī. Labs piemērs laikam ir mikročipu ražošanas mašīnu ražotājs Nīderlandes kompānija ASML. Tur bija fantastiski rezultāti. Dānijas farmācijas gigantam Novo Nordisk, kas ir kļuvis laikam par otru vērtīgāko Eiropas kompāniju, arī bija fantastiski rezultāti pateicoties viņu atklātajām zālēm, pret kurām tagad ir liels pieprasījums. Un arī luksus preču ražotājiem Eiropas bija pārsteidzoši labi rezultāti. Tā kā arī Eiropā kopumā tie rezultāti dažām kompānijām ir pietiekoši solīdi un pievilcīgi, bet šobrīd mēs ieturam neitrālu pozīciju. Amerikas uzsvars ir uz strauji augošo valstu akciju tirgus rēķina. Tur mums šobrīd ir mazāks svars nekā etalona indeksos, un tas mums ļauj to uzsvaru uz Ameriku nodrošināt. Ko mēs vēl esam izmainījuši? Nav liels izmaiņas nozaru uzsvaros, joprojām ir uzsvars uz patēriņu preču sektoru. To mēs arī mūsu ieguldījumu portfeļos šeit Latvijā esam izveidojuši caur Eiropas patēriņu preču sektoru.
netiešā veidā faktiski tas ir uzsvars uz šo Eiropas luksus preču ražotājiem un viņu labajiem rezultātiem. Uzsvars ir mūsu portfeļos arī un informāciju tehnoloģiju sektoru. Tas ir iemesls, kāpēc mēs turam lielu svaru taisni S&P 500 indeksā, kas ir lielo uzņēmumu, ASV lielo uzņēmumu indeks. Un netiešā veidā mēs iegūstam to uzsvaru uz informāciju tehnoloģijām, kuras dominē šajā S&P 500 indeksā. Jauns svars, ko mūsu analītiķi ir ieviesuši, ir veselības aprūpes nozara, healthcare. To mēs šobrīd Latvijā neesam ieviesuši to uzsvaru. Pastīsimies, kā viņš tur tālāk darbosies, tad iespējams tur arī izmaiņas būs. Viena lieta, kas par ko daudzi runā un par ko es arī tūlīt nākamo slaidu parādīšu, ir strauji augošo valstu akciju indeksi. Atšķirības starp ASV akciju tirgu un strauji augošo valstu akciju tirgus novērtējumiem pieaug. Un tā atšķirības, šeit jūs attēlā redzat, ir vēsturiski ļoti augstā līmenī. Un, protams, ir jautājums, vai ASV akciju tirgus spēs nodrošināt tādu ienesīgumu, kāda ir bijuši iepriekšējos 10 gados. Drīzāk jau nē. Visa vēsture liecina, ka pērkot akcijas ar augstiem novērtējumiem, ar augstiem price earnings ratio koeficientiem, tie sagaidāmie ienesīgumi nākamajā periodā ir zemāki. Nākamajos periodos ir zemāki. Un savukārt pērkot akcijas ar salīdzinoši zemiem novērtējumiem, tie nākotnes ienesīgumi nākotnē ir lielāki. Bet, protams, mēs runājam par kaut kādiem 10 gadiem. Šo novērtējumu atšķirības absolūti neko nepasaka, kāds būs ienesīgums nākamo 12 mēnešu laikā. Proti, kāds būs īstermiņa ienesīgums šīm akcijām. Mūsuprāt, šobrīd taktiski joprojām ir vērts labāk atrasties ASV akcijās, nevis strauji augošo valstu akcijās. Un starp strauji augošajām valstīm īpaši izceļās Ķīnas akciju tirgus. Ķīnas akciju tirgus indeksi ir lēti. Iepriekšējā attēlā bija ASV akciju tirgus S&P 500 indeksa price earnings, jeb cenas un peļņas attiecības koeficients bija, izmantojot nākamo 12 mēnešu peļņas rādītāju, bija 21, tūp pie 21. Tad salīdzinājumam, ja mēs izmantojam Ķīnas Hongkongā kotēto akciju indeksu, tam šis rādītājs ir 8. Tātad 2,5 reizes lētāk nekā ASV akciju tirgus. Un, ja mēs izmantojam Ķīnas iekšzemes akciju tirgus indeksu, tad šis novērtējums ir 11, 2 reizes lētāk nekā ASV akciju tirgus. Akcijas ir lētākas. Un tas, protams, rada kārdinājumu varbūt skatīties uz šo segmentu un domāt, kurā brīdī būtu vērts likt tādu nopietnu uzsvaru uz šīm akcijām. Mūsuprāt, šobrīd būtu pārāk agri par to runāt. Iemesli ir vairāki. Problēma ir tā, ka šobrīd, varbūt arī atkāpēji, Ķīnas izaugsme īsti nepriecē ekonomistus. Un ekonomisti uzskata, ka, lai mēs varētu runāt par tādu ilgu un noturīgu izaugsmi, Ķīnas ekonomikā ir nepieciešami tādi radikāli fiskālie stimuli. Ķīnā šobrīd ir sabremzēšanās, ir problēmas nekustamā īpašuma sektorā, ir vājš patērētāju mazā biznesa noskaņojums, patērētāji mājsaimniecības netērē, mazais bizness neinvestē, visi ir piesardzīgi, uzkrāja naudu, kontu atlikumi Ķīnas bankās pieaug, īsti tāda izaugsme nav. Valda deflācija. Janvārī, piemēram, gada inflācija bija pat ar mīnuszīmi, tātad cenas pat krita. Atcerieties, mums ir 3% Eirozonā, Amerikā ir 3%, Ķīnā ir īstenībā cenas krīt. Februārī tagad ir cenas mazliet pakāpšās gads pret gadu 0,7%. Bet, protams, tas inflācijas līmenis tur ir ļoti zems. Un, ja ir zema inflācija, tas, protams, apgrūtina esošās parādu saistību izpildi.
Un tas viss tā kā, atstāja negatīvu ietekmi uz tiem izaugsmes rādītājiem. Biznesa aktivitātes indikātori, tie paši iepirkuma menedžera indeksi, gan oficiālie, gan arī privātā sektora, liecina, ka liela izaugsme nav, aktivitāte ir zema. Tāda straujas izaugsmes iztrūkst. Un šādā vidē, kur ir slikts biznesa un patērētāja noskaņojums, valda deflācija, izaugsmes un biznesa aktivitātes līmenis zems, tās pareizās zāles būtu tādi agresīvi fiskālie stimuli. Un tieši šobrīd izpaliek. Un šeit, pieņemsim, tajā tabulā jūs labi redzat, Ķīnas valdība saprot to problēmu. Viņi cenšas redzēt, ka akciju tirgus slīd lejā, ir investori mūk prom no Ķīnas, un mūk prom ne tikai ārvalstu investori, mūk arī paši ķīnieši. Ķīnieši arī dod labāk, iegulda savus līdzekļus labāk Amerikā nevis savā iekšzemes tirgu. Un tad, protams, viņi ir virkni pasākumus tur ieviesuši. Mūsu analītiķi šeit mūsu tirgus redzējumā bija apkopojuši, ko viņi kopš gada sākuma kādas lēmumus pieņēmuši. Lielākā daļa visi tie lēmumi īstenībā saistīti ar akciju tirgus atbalstu. Un mazāk, kas palīdz reālajai ekonomikai. Bija pāris monetārās politikas lēmumi, bet atkal tāda agresīva fiskālā politika, stimulējoša fiskālā politika izpaliek. Viņiem arī bija kongress šobrīd, arī tur tāda, vismaz ko rietumu prese raksta, tādi pārliecinoši lēmumi netika pieņemti. Viņi pagaidām ir izvairīgi stimulēti. Viņi cer atkal varbūt ieguldījumu infrastruktūrā, ir kaut kādi tur lēmumi palielināt ieguldījumus infrastruktūrā, kaut kādi lēmumi, kas vērsti uz eksporta attīstību, bet pasaules ekonomisti saka, ja rietumu ekonomisti saka, ka tas īsti nepalīdzēs. Sevišķi ņemot vērā, ka rietumi tagad mēģina tomēr paši savu industriju attīstīt un to atkarību no Ķīnas samazināt. Un tad, protams, Ķīnai būs grūti caur eksportu to izaugsmu atgūt. Veids, kā iegūt izaugsmu savā valstī, kā pacelt to izaugsmes tempu, ir iekšējais patēriņš. Un, lai to iekšējo patēriņu pacelt augšā, ir nepieciešams uzlabot patērētāju mazā biznesa noskaņojumu. Un veids, kā to uzlabot, ir šie tādi agresīvi fiskālie stimuli. Un tie šobrīd izpaliek. Un tas ir iemesls, kāpēc varbūt mēs šobrīd esam mazliet piesardzīgi un īsti par tādu agresīvu uzsvaru likšanu strauji augošajām valstīm, mūsuprāt, runāt ir pāragri. Obligāciju pusē. Pat martā bija ECB sēde. Protams, 100% apgalvot viņi to nekad nedarīs, bet tie signāli, ko viņi sniedz, ir ar augstu ticamību. Var teikt, ka jūnijā mēs redzēsim pirmo bāzes procentu likmi samazinājumu Eirozonā. Un laikam viss liecina, ka ECB nebaidīsies un ies pa priekšu. Ja vajadzēs, ies pa priekšu arī Amerikas centrālajai bankai. Daudz ekonomisti teica, ka varbūt viņi tā kā piesardzīgi un nedarīs to, it sevišķi, ka tas varētu negatīvi atsaukties uz eiro kursu. Bet viss rāda, ka Eirozonai šie 4% bāzes likme, kas ir depozītu likme, ir paaugstu. Eiropai vajag zemāks procentu likmes. Un inflācijas tendence šobrīd ir pareizajā virzienā dodas. Un tā kā jūnijā visticamāk mēs varētu sagaidīt pirmo bāzes procentu likmes samazinājumu. Tajā pašā laikā, ja tādas nopietna recesija izpaliek, cerēt uz ievērojami zemākām procentu likmēm īsti nevajadzētu. Tās ilgtermiņa likmes plus mīnus varētu atrasties tajā līmenī, kur viņas šobrīd ir. Amerikā varbūt būtu mazliet zemāka, eiro gadījumā īsti zemāks vairs nebūs. Kā es teicu, Vācijas 10-gadīgā likme šobrīd atrodas pie 2,5% līmeņa. Pie tā arī varētu plus mīnus tā palikt. No otras puses, joprojām ir labs brīdis likt portfelī garāka termiņa obligācijas klāt. Tiem, kuriem ir interesi, kuriem ir vajadzība, šobrīd ir labs brīdis un nevajadzētu arī atlikt to pirkšanas brīdi, pielikt portfelī garāka termiņa valdību obligācijas. Mūsuprāt, arī starp citu, ja pirms gada investīciju kredītreitingu uzņēmumu obligācijas bija krietni pievilcīgākas nekā valdību obligācijas, jo tās riska prēmijas bija ļoti lielas. Tad tagad pēdējā pusgada laikā akciju tirgiem kāpjot arī kopējam riska apetītei saglabājoties ļoti augstai riska prēmijas, jeb šie uzcenojumi ir krietni sarukuši arī
investīciju kredītreitingu uzņēmumu obligācijām. Līdz ar to tās obligācijas vairs viņas ir pievilcīgākas, bet tā salīdzinošā pievilcība vairs nav tik liela. Tā kā arī valdību obligācijas pašas par sevi šobrīd ir gana pievilcīga investīcija alternatīva. Nav obligāti jāuzņemās riskantākas obligācijas savā portfelī. Pilnīgi pietiek ar valdību obligācijām. Ieskats mūsu prognozēs. Šeit faktiski nav mainījies nekas kardināli kopš pēdējās reizes, kad jums šo tabulu rādīja decembrī. Mēs joprojām sagaidām, ka eiro kurs nedaudz nostiprināsies, sarūkot procentu likmju starpībām. Mūsu analītiķi sagaida, ka eirozonā šobrīd bāzes procentu likmju līmenis šogad samazināsies pa 1%, no 4% uz 3%, ASV būs pat 0,5%. Pēdējie dati gan, vai vismaz tie noskaņojums liecina, ka tas varētu būt mazliet pārspīlēti, it sevišķi ASV gadījumā, kad ticamāks drīzāk ir tas 3 samazinājuma reizes. Ilgtermiņa likmes un arī īstermiņa likmes dosies zemāk, gada nogalē varētu būt zemākas, ASV gadījumā būtu mazliet zem 4%. Vienu brīdi, starp citu, arī ASV 10-gadīgā likme paslīdēja jau zem 4%. Bet plus mīnus tas pats līmenis tad arī saglabātos līdz gada beigām. Vācijas 2-gadīgā likme šobrīd ir aptuveni 2,7%. Vācijas 10-gadīgā likme šobrīd ir aptuveni 2,3%. Varētu būt 2,1%. Tad arī mazliet zemāk. Un noslēgumā kopsavilkums. Sagaidāmi ienesīgumi īstenībā ir līdzīgi gan obligācijām, gan akcijām. Tā kā šobrīd tāds sabalansēts portfelis, kurā ir gan akcijas, gan obligācijas, manuprāt, ir labākā izvēle. Un iemesls, protams, tiem labajiem obligāciju sagaidāmajiem ienesīgumiem ir tas, ka mēs sagaidām, ka procentu likmes būs zemākas. Inflācijas tendences caurmērā ir iepriecinošas. Likmes centrālās bankas otrajā pusgadā sāks visticamāk samazināt. Makroekonomiskā vide šobrīd ir tiešām labvēlīga. Amerikas rādītāji pārsteidz, izaugsme tur ir ļoti spēcīga. Parādās varbūt kaut kādas pirmās atzīšanas pazīmes, bet tas pilnīgi noteikti neliecina par kaut kādu nopietnu recesiju vai nopietnāku sabremzēšanos. Un mūsuprāt, arī šeit tad runas par to, kurā konkrētā mēnesī ECB vai Federālo rezervu sistēma sāks tās procentu likmes samazināt, vairs nav tik svarīgs, ja tev ir tik spēcīgs un labvēlīgs makroekonomiskais fons. Man liekas, ka tas ir šobrīd noteicošais, kas nosaka to riska apetītu un investoru sentimentu. Ka tās runas par centrālo banku monetāro politiku ir atvirzījušās otrajā plānā. Ekonomika ir spēcīga, uzņēmuma apgrozījums aug, uzņēmumi turpina spēcīgi. Peļņas pieauguma prognozes ir pozitīvas, tas viss rada tādu labvēlīgu vidi arī investoriem un investoru noskaņojumu ietekmē pozitīvi. Vienīgais, varbūt, ar ko jārēķinās, ir tāds riska faktors, ir, ka ja Amerikas ekonomikas izaugsme turpinās pozitīvi pārsteigt un tāda sabremzēšanās izpaliks, tad, protams, ASV centrālā banka likmes turpinās turēt esošajos līmeņos. Tas samazinājums nebūs tik strauji, kā varbūt viņi paši sagaida. Viņi sagaida šim gadam 3 reizes. Pilnīgi iespējams, ka, ja tie rādītāji saglabājās spēcīgi un tā inflācija, šodien, kā es teicu, būs jaunākie inflācijas dati. Ja tā inflācija tomēr neslīd uz tiem 2% tik strauji, kā tika gaidīts, viņi var saglabāt tās likmes esošajos līmeņos visa gada garumā. Un tad, protams, pieaug risks, ka kaut kur kaut kas kādam parādās problēmas. Mēs visi zinām, Eiropā, Amerikā ir problēmas ar komerci īpašumiem. Tur tas sektors, tā nozara šobrīd cieš. Bet tad tā sabremzēšanās vai augstu procentu likmju iedarbība var sākt negatīvi ietekmēt plašāku nozaru skaitu. Un tad mēs beigās varam eventuāli piedzīvot varbūt nopietnāku ekonomisko lejupslīdi. Tas varbūt ir tāds risks, ko mēs šobrīd saredzam. Bet kopumā ieguldījumu portfeļos un vispār no tāda ieguldītāja skatu punkta šobrīd nav nekā gudra, ko darīt. Portfeļi ir labi izveidoti, sabalansēti portfeļi
uzsvars uz valdību obligācijām, investīciju kredītreitingu obligācijām, akciju pusē plašs uzsvars uz visiem akciju tirgiem, nelielu uzsvaru uz ASV. Tas pats saglabājās, tas pats redzējums, kāds mums bija arī pagājušā gada nogalē. Šobrīd neredzam vajadzību kaut ko īpaši mainīt vai kaut kādus būtiskus kardinālus izmaiņas veikt. Paldies! Tad došu vārdu Elīnai. Jā, ja ir kaut kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Jā, paldies, Ingus. Jautājumi arī ir ienākuši, un jautājumi ir par vairākām lietām. Viens ir, ar ko jau tu sāki, attiecībā par tehnoloģiju kompāniju attīstību. Un tad jautājums ir sekojošs. Ingus, saki, lūdzu, kuras tehnoloģiju kompānijas būtu ciešāk jāvēro saistībā ar mākslīgā intelekta rīku attīstību? Laikam to jau arī tajos rezultātos redz Nvidia un Microsoft. Tie ir divi, kas arī ir spēcīgi šobrīd kāp un kas paceļ visu to tehnoloģiju gigantu rezultātus. Nvidia ir taisni. Nevelti tiek runāts par tā kā zelta drudzes bija iepriekšējos gadsimtos Amerikā. Nvidia ir tas, kas ražo tās lāpstas, bet to zeltu jau ražo Microsoft. Jo šobrīd, ko Nvidia dara, viņi ražo tikai mikročipus. Bet šos mikročipus, ko ražo Nvidia, pērk Alphabets, Microsoft un Meta. Man liekas, gandrīz puse no visas Nvidia produkcijas šobrīd paņem šie trīs pārējie giganti. Un ko viņi dara? Viņi investē, un arī, starp citu, to bija ceturkšņa rezultātos. Visi uzsver, gan Alphabets, gan Microsoft, ka būs liela kapitāla ieguldījuma. To mēs, starp citu, redzēsim nākamajos ceturkšņos izmaksās. Kā šobrīd viņi investē. Viņi māca savus tos mākslīgā intelekta modeļus, attīsta viņus un ar cerību, ka nākotnē viņi spēs viņus komercializēt. Microsoft laikam ir vis tālāk ticis ar savu kopilotu. Mēs vēl šeit bankā darbā neesmu redzējis, bet, gan arī drīz mums parādīsies. Tad arī noteikti mēs pademonstrēsim, kā tas ir. Bet cik ir lasīts, ka ir kompānijas, kas izmanto jau šo Microsoft kopilotu, maksā Microsoftam papildus licences maksas par to. Ir atsauksmes, ko es līdz šim esmu lasījis, ir dalīts. Nav tā, ka viss 100% ir apmierināti. Ir saka, kas palīdz, kas ceļ produktivitāti, kā atmaksājās. Ir, kas saka, varbūt, ka visiem darbiniekiem pieslēgt to klāt un sākt maksāt to licences maksu īsti nav. Objektīvi Microsoft laikam būtu labākais, kam sekot līdzi, un viņa rezultātiem, viņa investoru prezentācijām būtu vērts sekot visvairāk, jo viņi tā kā pionieri šobrīd. Viņi ir, man liekas, tikuši vis tālāk, kas cenšas komercializēt taisni to mākslīgā intelekta risinājumus un mēģina ar to arī kaut ko nopelnīt. Ir Alphabets, tas arī nav tālu. Tehnoloģiski arī tikpat attīstīts, bet viņiem ar to komercializāciju šobrīd īsti tur neiet. Un visu to, ko viņi tur ir rādījuši, jūs presi lasēt ar viņu modeli, kas saucās latviski, laikam būtu Gemini jāsaka, vai Gemini, paši viņi saka Gemini, izrunā, tad tur ir kontroversiāli tie rezultāti bijuši, kad tur tik gludi viss neiet, ka parādās kaut kādas problēmas, un vai viņi spēs nākotnē to pelnīt naudu, un to mums vēl redzēsim. Bet, man liekas, atbildot uz to, es teiktu, es pats vismaz sekoju tiem Microsoft. Un tas nav tikai ceturkšņa pārskats, tiešām arī kaut kādas publikācijas, jo viņi periodiski arī finanšu presē parādās kaut kādas ziņas, ka mēs esam palaiduši to vai uzsākuši pārdot to, vai esam ieviesuši šitādu produktu un redzam, ka tas labi strādā. Man liekas, Microsoft ir vis tālāk ticis. Nevēlt viņi tagad ir vērtīgākā kompānija pasaulē. Jā, un vēl viens jautājums īstenībā par lieliskā septītnieku kompānijām. Mēs jau redzējām, ka rādīja, ka Teslai varbūt nav veicies tik labi kā visām pārējām kompānijām. Un te ir jautājums, vai tev ir zināms, kādas varētu būt 2024. gada vērtības izmaiņas Teslai? Par akciju cenu es konkrēti nepateikšu, jo man nav prognozes. Jā, es te vairāk rādu to, kas ir fakts. Ko pati Tesla ir teikusi, ka 4. gads būs vājš, ka viņi redz konkurenci. Un tas ir starp citu saistībā ar to Ķīnas stāstu. Kā es teicu, Ķīna cenšas to izaugsmi pacelt, savu ekonomikas izaugsmi pacelt caur eksportu. Un Ķīna ir tagad kļuvusi pasaulē par lielāko elektroauto ražotāju.
Un šie elektroauto tiek eksportēti jau pa visu pasauli. Un viņu cenas ir lētākas. Tas, protams, atsaucās uzreiz tiešā veidā uz Teslas tirgu un pieprasījumu pēc Teslas auto. Un to arī pati Tesla saka, ka viņi redz konkurences spiedienu, cenu spiedienu, ka viņi, tā situācija nav tik viennozīmīga. Un tas, laikam, ir tas galvenais iemesls, kāpēc Teslas cena šobrīd slēdz lejā. Investori sāk pārcenot to, ka tas sāk atspoguļoties, ka tā situācija vairs nav tik rožaina, kā varbūt bija. Bet par konkrētiem cenu līmeņiem nav mums tāda pētījuma. Jā. Jā, un tad aiziet no tehnoloģiju kompānijām uz mazliet citiem sektoriem. Klients jautā, kāda šobrīd ir prognoze par finanšu sektoru attīstību un banku sektoru attīstību? Mūsu portfeļos uzsvers uz finanšu sektoru joprojām saglabājās. Un tas ir uzsvers, kas mums jau bija vēsturiski, pat kā tirgus redzējumā viņš kļuva par neitrālu. Mūsu portfeļos joprojām esmu saglabājis. Un ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Finanšu sektors strādā labi, kamēr ir laba ekonomiskā izaugsme. Un Amerikas ekonomika šobrīd visu laiku pozitīvi pārsteidz, un tāpēc arī finanšu sektors šobrīd ļoti labus rezultātus. Finanšu sektora akcijas šobrīd rezultātus ļoti labus demonstrē. Un pagaidām tur nekādas problēmas neredzam. Jā. Ir nedaudz pieauguši uzkrājumi. Jā, Amerikas bankas izveidoja uzkrājumus, bet tas ir visā pasaulē. Bankas, protams, redz, ka it sevišķi komerciālā nekustamā īpašuma sektorā ir sabremzēšanās, parādās kaut kāda bankrota gan Amerikā, gan Eiropā. Protams, ir kaut kādi uzkrājumi tiek veidoti, bet tas to kopējo pelnītspēju neietekmē. Tur rezultāti šobrīd ir ļoti labi, izaugsme spēcīga, kamēr viena ekonomika iet uz augšu, finanšu sektors turpina pelnīt. Jā. Tā kā, mans redzējums ir pozitīvs par to. Jā, un tad ir vēl viens jautājums arī par kurās citās attīstības valstīs Āzijā vajadzētu investēt? Mēs īsti sīkāk neesam skatījušies, jo visi tie tirgi ir ārkārtīgi sīki un ārkārtīgi svārstīgi šobrīd. Jā, Ķīna ir slikta bilde un ļoti labi rezultāti bijuši Indijas akciju tirgum. Pagājušā gadā mēs pat vienu brīdi pētījām un arī šeit Baltijā spriedām par to akciju tirgu. Bet ja tu pasties tikai uz tādu Indiju, kas arī ir liels akciju tirgus, un viņa ietekme ar vien lielāku paliek, starp citu, MSCI, Emerging Markets, tas, kas ir strauji augošo valstu, tā kā etalona indeks, Indija šobrīd jau ir 20%. Viņas īpatsvars šajā akciju tirgus indeksā pieaug. Bet viņas ir salīdzinoši dārgas. Indijas akcijas īstenībā ir tikpat dārgas kā Amerika. Un no Indijas akciju tirgus 20% ir bankas. Bankas nevar būt ar tādiem multiplikatoriem vai tiem peļņas reizinātājiem, kādi ir tehnoloģiju gigantiem. Man liekas, ka tur investori bēgot no Ķīnas, Taivānas, Korejas, tā kā ir aizdevušies Indijas virzienā, un tur ir tas tirgus šobrīd piedzīvojis labus rezultātus. Vai šis būtu labs brīdis likt klāt? Manuprāt, nē. Mēs esam tā kā piesardzīgi. Mēs īstenībā esam piesardzīgi pa visu to strauji augošo valstu segmentu. Lai investori pagrieztos, lai tā nauda sāktu iet atpakaļ uz to strauji augošajām valstīm, vajadzīgs ir kaut kāds katalizators. Un to katalizatoru īsti neredz, jo visa peļņa šobrīd ir Amerikā. Tie giganti, viņi objektīvi pelna. Kāpēc man pirkt to Ķīnu? Ja es redzu, ka tur Amerikas tie giganti vienkārši drukā naudu. Un pie tam tu atrodies drošā valstī, kur ir dolārs, kur ir arī ģeopolitiskā drošība daudz lielāka. Lai atrastu to katalizatoru, viens tas katalizators ir tie Ķīnas fiskālie stimuli. Ja Ķīnas valdība tiešām otrā pusgada laikā, ko daži ekonomisti saka, beigās salūzīs un teiks, jā, viss mēs redzam, ka to izaugsmu nevaram pacelt savādākā veidā, kā ir tiešām jāsāk nopietni stimulēt. Tas varētu būt viens katalizators. Otrs katalizators, ko saka, ir, ja dolāra kurs sāk nopietni pavājināties. Amerikas Federālā rezervu sistēma saka, jā, procentu likmes sākam samazināt, redzam, ka ir
tik agresīva tik ierobežojoša monetārā politika vairs nav vajadzīga, tas atsauktos negatīvi uz dolāru, un tas varētu būt vēl viens tāds katalizators. Vismaz vēsturē tas ir tā nostrādājis, kas ir bijis pa labi straujogošām valstīm. Jā, liels paldies, Ingus. Es skatos, ka vēl mums ir daži jautājumi, bet arī laiks ir nepielūdzams. Es noteikti aicinu arī visus klientus, kuriem varbūt radās vēl kāds jautājums individuāls. Noteikti nākat uz konsultācijām, sazvanīsimies, izrunāsim gan ar Ingusu, gan ar privātu baņķieriem. Tā kā tagad gan es gribētu dot vārdu mūsu šīs dienas otram runātājam, Antai, kas pastāstīs mazliet plašāk tieši par mantojuma tiesību jautājumiem un ko tad galu galā mums ir svarīgi zināt, lai šī mantošanas plānošana būtu veiksmīga. Jā, paldies. Es varbūt no sākuma nedaudz iepazīstināšu ar sevi. Tātad es esmu Anta Maldupa-Krūmeņa, praktizējoša notāre Rīgā. Un mana darba pieredze ir tā, notariātā jau no 97. gada. Patstāvīgi kā notāre savā birojā es esmu jau šogad 22 gadus. Iepriekš, protams, arī juridiskā pieredze ir gan zvērnāta advokāta birojā, gan tieslietu ministrijā. Līdz ar to es gribētu teikt, ka mantojuma aktualitāte, mantojuma tiesību jautājumi ir bijuši aktuāli visos laikos. Pagātnē, šobrīd un es domāju arī nākotnē. Un to arī apliecina pagājušā nedēļā izskanējušās notāru dienas, kur es gribētu teikt, te jau visu savu darba pieredzi, viens no top 3 jautājumiem ir par testamentu, par mantošanu, par mantojuma līgumu, un tas ir nemainīgi visos laikos. Un mana šodienas lekcijas stāsts, mans stāsts par mantojuma tiesībām būs varbūt vairāk no tādiem praktisku pieejamu, praktisku pieskārienu un ieskatu šajos jautājumos, jo teoriju mēs varam izlasīt civillikumā, studenti apgūst teoriju, bet vairāk tīri jums, klausītājiem, kā potenciāli klientiem, ko darīt, vai tieši otrādi, ko nedarīt, kam un kad un kādu padomu lūgt, kādus dokumentus varbūt preventīvi ir ieteicams sagatavot. Un tamdēļ varbūt šobrīd arī vērsīšos pie pirmā slaida. Neiztikt, protams, bez nedaudz ieskata arī tādā, varbūt, jāsaka, tādās normatīvā regulējumā. Tad varbūt es sākšu ar punktu 5 šobrīd, jo manā šodienas prezentācijā vairāk kārt parādīsies viens pieturas aģentūra. Tas ir tāds sarunvārds, tas nav oficiāls termins, bet to mēs lietojam tajās situācijās, kad pie notāra es varu atnākt, izdarīt preventīvi, sagatavot dokumentus, un pēc tam notārs līdz galam arī izskata šo lietu. Ne tikai tā ir reģistrācija publiskā iestādē, tā ir arī šajā gadījumā mantojuma lietas kārtošana. Jo tātad Latvijā mantojuma lietas kārto notāri, un tā piekritība konkrēti ir pēc mirušā mantojuma atstājēja tātad pēdējās dzīvesvietas. Ko nozīmē pēdējā dzīvesvieta? Vai tā ir pilsēta, vai tas ir kāds rajons? Tad Latvija ir sadalīta par apgabaliem, kā mēs zinām, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, un tad ir Rīgas apgabals. Un attiecīgi, tad, kur ir mantojuma atstājuma šī pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese bijusi, tad pie šī apgabala notāra ir jāvēršās. Ja konkrēti es strādāju Rīgā, tad pie manis var vērsties ne tikai Rīgā dzīvojošie, bet arī, kā mēs sakām, pierīgā, vai tā ir Mārupe, vai Stopiņi, vai Jūrmala. Tātad klientam ir pilnīgi brīva izvēle. Attiecīgi, nedaudz pieskāršos arī mantošanas veidiem. Tātad, kā mēs zinām, mēs varam mantot pēc līguma, pēc testamenta vai pēc likuma. Un šeit kas ir svarīgi saprast tik vienam klientam, ka šeit ir hierarhija. Tātad vienmēr līgumiskā mantošana prevalēs, tātad būs galvenā attiecībā pret testamentāro, un gan līgumiskā, gan testamentārā prevalēs un būs galvenā pret likumisko mantošanu. Bet tas nenozīmē, ka nevar pastāvēt arī visi mantošanas veidi vienlaicīgi. Piemēram, ir noslēgts mantojuma līgums par kādu konkrētu nekustamo īpašumu, ar testamentu ir novēlēta mantiniekam naudas līdzekļu bankā. Savukārt tas pārējais, kas nav atrunāts, par ko testaments vai mantojuma līgums nav noslēgts, tur nebūs šī likumiskā mantošana. Tās jau ir tādas sarežģītas lietas, bet ko es gribētu vēlreiz akcentēt, ka vispār mantošanas pati šī kārtība, mantošanas lietas svešana, viņa nav divu vienādu gadījumu. Tātad katrs gadījums ir unikāls. Jā, mēs varam teikt, ka pamatā standartā, ja tādu terminu var vispār lietot, manto laulātais un bērni vai attiecīgi mazbērni, bet šie praksē gadījumi
kā mantojums sadalās un kā tiek apzināta manta un kādas ir sekas, ir ļoti dažādi. Ja mēs pieskaramies likumiskajai mantošanai, tad tur droši vien visi ir lietas kursā, kad kas ir tie mantinieki, tie ir laulātais, radinieki un adoptētie. Tātad adoptētais jau iegūst tādu radinieku status, bet mēs viņu minam atsevišķi, bet viņš iet šajā pirmajā šķirā. Jo radinieku mantošanā ir šīs likumiskās mantošanas šķiras, kas ir 4. Un, kā jau es minēju, ja augstāks šķiras mantinieks pieņem mantojumu, viņš piesakās, viņš manto, tad zemāka šķira attiecīgi nemantos. Bet tas jau ir tās nedaudz teorijas, kur es varbūt tās šobrīd nepieskāršos šim izvērstāk. Attiecīgi, ko es gribu minēt, 4. punkts, kā mēs lasām, ka mantojums ir kā kopība. Tātad mantojums ir viss tas, kas mantojuma atstājiem ir piederējis, kas uz viņa vārda ir reģistrēts. Tas ir parasti mēs zinām nekustams īpašums vai kustama manta, kādi transporta līdzekļi, vērtspapīri, arī naudas līdzekļi bankā, tie ir kādi uzkrājumi, bet arī tiesības, saistības, jebkas, kas mantojuma atstājiem ir piederējis dzīves laikā un ko mantinieki attiecīgi varētu reģistrēt uz savu vārdu. Tā skaitā mantinieki arī var mantot autortiesības, kas ir kādi autori, kas ir reģistrējušies šajā AKLA autortiesību aģentūrā par darbu izmantošanu. Arī autortiesības tiek ietverts mantojuma masā. Un, ņemot vērā šo atkal 5. punktu par šo viens pieturas aģentūru, ko es vēlos akcentēt, ka tad, kad pie saviem klientiem, ja klienti atnāk pie manis un jautā, vai es varētu parunāt par testamentu vai par to mantojumu lietu, bet tikai notāri lūdzu, ziniet, es netaisos mirt. Un tad es vienmēr gribu teikt, ka nē, tas ir tieši preventīvi ļoti pareizi, ka cilvēks jau dzīves laikā viņš sakārto šīs lietas. Tātad viņš jau padomā, kam, ko, uz kādiem nosacījumiem viņš vēlās atstāt mantojumā, vai ir kaut kādi īpašas lietas, kas būtu jāatrunā. Un tad būtu pareizi sākt atnākt pie notāra, jo kāpēc ir svarīgi, jo notārs jau skatās to caur prizmu, kā to visu pēc tam realizēt. Kā attiecīgi šis testaments vai noslēgtais mantojuma līgums, kā viņi varēs izpildīt, vai viņš stāsies spēkā, vai nebūs tāda arī novēlējuma, kas reāli nav izpildām praksē, ne tikai no likuma viedokļa, bet arī varbūt ir citi aspekti. Un attiecīgi es testamentu, es priekš sevis, es viņu saucu par tādu foršu instrukciju, kur ne tikai ir jābūt tādiem sarunu valodā saucamiem sausiem novēlējumiem, bet tie var būt arī diezgan plaši un arī paskaidrojumi. Un šis testaments, attiecīgi, šis pēdējās gribas rīkojums varbūt pareizāk mēs viņu definētu, viņš arī mantiniekiem bieži vien palīdz tajās situācijās vispār saprast, kas tad mantojuma atstājiem ir piederējis, jo nevienmēr mēs visu zinām, nevienmēr dzīves laikā par visu varbūt stāsta, ir varbūt arī attālāki, kādi bērni no citām attiecībām, ar kurām šīs attiecības dzīves laikā netiek tik ļoti koptas. Un bieži vien es savā praksē saskaros, ka mantinieki saka, jā, bet ir kaut kas, es nezinu, varbūt ir vēl dzīvības apdrošināšanas līgums, kur es esmu kā mantinieks norādīts kā tiešais saņēmējs. Varbūt ir, man šķiet, tur Austrijā bija kāds bankas konts, es pat nezinu, kur un kas tur varētu būt vai nē. Līdz ar to šajā testamentā vai pēdējās gribas rīkojumā mantojuma atstājējs tādu zināmu skaidrību var viest un palīdzēt arī šiem saviem potenciālajiem mantiniekiem, tā skaitā arī, kur kā dokumenti ir meklējami. Ļoti bieži tad tiek visas atvilknes izskatītas un no tā šeit palīdzēt nevarēs. Tur būs pašiem jātiek kārtībā. Tagad varbūt es pievērsīšos nākamajam slaidam, kur mēs tagad skatāmies, nākotnes pilnvarojums, laulības līgums, kāds tad sakars ar to mantošanu. Bet šo es ieliku kā praktizējošs notārs tos 3 dokumentus, kurus mēs tādai savai juridiskai veselībai, kas tomēr vairāk vai mazāk ir saistīti arī ar notāru apmeklējumu, kas būtu preventīvi svarīgi, lai sakārtotu ģimenes attiecības, lai viestu skaidrību kaut kādās mantiskās lietās. Un mēs teiktu tā, ka ja notāru varētu uzskatīt par tādu juridiskās veselības ārstu, kur tādu juridisko higiēnas var veikt tādiem pamatlietām, kas ir ģimenes vai mantojuma lietās, tad mūsu prāt šie 3 dokumenti ir tie, kuriem būtu jābūt katra klienta, katra cilvēka arhīvā dokumentam, kas palīdzētu arī sakārtot šīs ģimenes vai mantiskās lietas. Un nākotnes pilnvarojums varbūt šeit ir tā cita starpā, pilnīgi nesaistīta ar mantojumu lietu, bet absolūti nepopulārs, bet svarīgs, jo Eiropā es teiktu, katrs 2., 3., 30+ ir šis nākotnes pilnvarojums.
Jā, varbūt ne visās Eiropas dalību valstīs, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, to skata un liecina pie notāra. To ir arī, kur caur ārstiem tas viss tiek veikts, bet es tam pieskāršos un paskaidrošu, kas tas tāds ir. Viena laba lieta. Nu, ko sāksim tad ar pašu populārāko, ar testamentu, pēdējās gribas rīkojumu. Tātad, jā, civila likums paredz 2 veidu testamentus – publisku un privātu. Kas ir šis publiskais? Tātad pirmais, ko es saskaros, ka klients saka, publisks ārprāts, tagad viss Latvija, visi zinās, ka es esmu taisījis testamentu, kam un ko es esmu novēlējis. Bet nē, publisks tas nozīmē, ka viņš ir vienkārši publiski ticams, tātad viņu nevar apšaubīt, viņu slēdz pie notāra, tiek reģistrēts publisko testamentu reģistrā, atkal jau neviens neredz šo tekstu, tas ir konfidenciāli glabāts dokuments pie notāra, bet ir šis ieraksts. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja gadījumā tiek vesta mantojuma lieta nākotnē, tad pat, ja ir kāds cits kolēģis, kas ved šo lietu, uzreiz publisko testamentu reģistrā parādās, ved, piemēram, lietu Ventspilī, pie Maldupas Krūmiņas glabājās testaments. Notāram, kas ved lietu, pēc piekritības, kā es sākumā minēju, ir pienākums šo testamentu izprasīt. Nolasīt, uzaicināt visus mantiniekus. Tātad nevar būt šī situācija, kas bija notariāta vēl atjaunošanas pašā sākumā, kad mēs nezinājām, ir vai pie kolēģa kāda testaments vai nav. Ja es pats arī, tā kā es notārs 22 gadus praktizēju, es godīgi pateikšu, es tajā 2002. Gadā es vairs neatceros, kur klienti, ja viņi nav patstāvīgi pie manis ir bijuši un ko viņi ir darījuši. Šajā gadījumā testaments nevar palikt nepamanīts. Attiecīgi nevar pazust, nevar iznīcināt, jo visi šie dokumenti tiek glabāti kā notariāli akti bez termiņa ierobežojuma. Pēcāk, ja notārs aiziet pensijā vai citiem dēļ, beidz savas darba dzīves lietas, tiek nodot vai nu citam notāram pārskatīšanā, glabāšanā vai arī valsts arhīvā. Un nevar tikt apšaubīts, tātad šeit nevar celt šo viltojumu, kad cilvēks vai saprata, vai vispār gribēja, nav bijis piespiests. Un tāpēc ir šis otrs bloks par šiem privātajiem testamentiem. Tātad pirmkārt tikai un vienīgi paša rakstīts, glabāja mājās, kādā atvilknē vai bēniņos, atkal dzīvē praksē gadījumi, ka pēc 30 gadiem, kur cilvēks jau ir mūžībā, atrod šo testamentu. Otrs, tātad viņam ir jābūt pilnīgi pašrocīgi rakstītam. Ir šis termins hologrāfisks, tātad testamentam ir jābūt uzrakstītam ar roku un arī parakstītam. Problēma, ar ko mēs saskaramies praksē, ļoti augsts viltošanas risks. Bet otrais, pirmkārt, viņi var neatrast. Un ka kāds mantinieks, kas pasteidzās, diemžēl var arī iznīcināt. Vai arī kā citādi iet bojā pie kaut kāda negadījuma. Ir trešais, ko es šeit neesmu pieminējusi, bet kur es gribētu mutiski varbūt izstāstīt, ir šis privātais testaments, ko var nodot arī notāram glabāšanā. Ārkārtīgi reti. Tas nozīmē tieši tāpat jābūt visam uzrakstītam ar roku hologrāfiski, un tad nāk nodot notāram glabājumā, notārs viņu glabā, bet viņš tiek iereģistrēts publisko testamentu reģistrā. Un pie privātiem testamentiem, ko es gribu minēt, kas visiem klausītājiem būtu ļoti svarīgi zināt. Tātad līdz 2014. gada 30. jūnijam bija tāda iespēja taisīt privātu testamentu datorrakstā, pieaicinot 2 lieciniekus. Galvenais, ka testators viņu parakstīja. Un tātad saskaņā ar izmaiņām civila likumā šādu testamentu no 14. gada 1. jūlija vairs nevar būt. Tātad viņus tādus taisīt nevar. Tie, kas jau bija līdz šim 30. jūnija beigām taisīt, viņi bija jāiesniedz notāram, tātad, lai stātos spēkā līdz 20. gada 31. decembrim. Un ko tieši, kāpēc es to īpaši minu, ka varbūt ir kādam tas paskrējis garām, ka šāds testaments nav spēkā. Jo tikko pat man ir šogad arī viena mantojuma lieta manā praksē, kur tieši cilvēki tiešām nezinot, ka šāds testaments nav spēkā, man ir iesnieguši, notārs jau te neko nevarēs izdarīt. Ja? Civila likumā skaidri un gaiši tas rakstīts. Konkrēti par šo 20. gada 31. decembri, tas ir civila likums spēkā stāšanās daļā aprakstīts. Kas tad ir šis pēdējās gribas rīkojums testaments? Tātad pirmkārt jau, kāpēc es viņu tā īpaši ļoti izceļu, jo tiešām, kā es teicu, top 3 jautājums absolūti nesaistam ar cilvēku vecumu, vai jauns, vai vidējos gados, vai seniors. Tas ir tātad vēlreiz gribu akcentēt lietu sakārtošanu.
Kāpēc es minu šo vienpusējas gribas rīkojumus, kur testamentu var tātad jebkurā laikā grozīt, atcelt, papildināt, taisīt jaunu? Atceramies visi mūsu ļoti skaisto latviešu kinofilmu komēdiju par limuzīnu Jāņrakts krāsā. Un atceramies, kā Mirtas tante brauc uz Cēsīm un taisīja vairāk kārtīgi šo testamentu. Lūk, te ir arī šis tas sāls, tas ir mans rīkojums. Es pēc mirkļa, pēc stundas varu taisīt jaunu, es varu grozīt, papildināt. Tad, kad tiek taisīts jauns testaments, kas nevis būtu kā papildinājums vai grozījums, viņš automātiski atceļ iepriekšējo. Ja būtu piemēram visas mantas novēlējums, un tad mēs skatāmies to, kas ir pēdējais. Attiecīgi, testaments, kas ir svarīgi, neliedz rīkoties pašam testatoram ar mantu. Es varu novēlēt nekustamo īpašumu Elīnu jums, Ingum es varu novēlēt savus bankas kontus, un rīt šo nekustamo īpašumu, ko es novēlēju, pārdot. Tātad man nav sasietas rokas. Attiecīgi, testamenta pēdējā gribas rīkojuma saturs, šī testatora brīvi izteiktā griba, kāpēc ir atkal svarīgi tomēr pie tā notāra to publisko taisīt, lai viņš būtu izpildāms, es jau minēju. Jo mēs saskaramies vismaz praksē, ļoti bieži atnāk ar privātu testamentu, jā, viņš ir hologrāfiski rakstīts un viņš jau nav viltots. Tur viss ir kārtībā, bet novēl savai mīļai draudzenei Santai. Uzvārds, personas kods, es nevaru identificēt. Vai arī no Latvijas likuma normatīvo aktu aspekta ir grūti izpildāms. Piemēram, ir vienots nekustamais īpašums. Es māju novēlu Elīnai, bet zemi, kas ir zem mājas, Ingum. Atkal jau tad būtu, vai tā būs kāda lietošanas kārtība. Tas ir tā problēma, ka cilvēkiem pašiem šķiet, ka viņi varbūt pat, es nevienu neapvainojot, zinu un ko un kā rakstīt un kā darīt, bet mums ir svarīgi saprast, lai viņi arī šo pēdējo gribu varētu izpildīt. Un cits starpā varbūt absolūti maza atkāpe, tāda piezīme saistībā ar notāru dienām. Mēs šo gada sākumā tikko janvārī veicām SKDS aptauju, kurā attiecīgi klientiem vairāk kā 1000 aptaujātiem lūdzām novērtēt viņu juridisko pratību. Un tātad bija augsta, tātad, kas ir augsta juridiskā pratība, vidēja vai vāja vai pat ļoti vāja. Man ir jāsaka, ka no visiem aptaujātajiem 42% atzīmēja paši, viņi paši deva šo savu vērtējumu, ka ir vāja vai vidēji vāja. Tā juridiskā pratība, kas tiešām uzskatīja, ka viņiem ir laba un izcila, bija tikai 18%. Te ir tas varbūt aspekts, kas ir saistīts arī, ja mēs paši rakstam testamentu. Attiecīgi tātad par to, ko tad šī testamentā rakstīt, kāds varētu būt saturs. Un te ir atkal, atnākot pie notāra, tad tiek izstāstīts. Tas var būt, protams, ļoti vispārējs, ka pilnīgi visa manta kustama, nekustama, kas vien nāves brīdī piederēs, tiek novēlēta vienam konkrētam mantiniekam. Tā var būt ļoti precīza instrukcija, precīza mantas sadale. Kā jau es minēju, īpašums tam, naudas līdzekļi tam. Tāpat laikā arī var iecelt substitūtus un pēcmantniekus, tie, kas ir atvietotāji vai kam būtu jāmanto vēl pēcmantnieki, var nodibināt servitūtus. Ļoti bieži tas tiek darīts, ka tiek piemēram, novēlēts nekustamais īpašums, bet vēlas, lai kāds radinieks tur līdz mūža galam paliek dzīvot. Un tad vienlaicīgi ar testamentu arī nodibina šo personāla servitūtu, lai ar mantinieka īpašuma tiesību ierakstīšanu zemes grāmatā šis personāla servitūts mūža lietojuma tiesība tiktu nostiprināta par labu šim tiesīgajam. Tāpat ļoti bieži dažādas pienākums nosaka, kam par ko ir jāparūpējās. Kāda varētu būt aprobežojumi. Par aprobežojumu atkal mēs runājam privātie vai publiskie. Ļoti bieži izskan vēlme no testatora. Jā, šis ir dzimtas īpašums, es novēlu savai meitai, bet viņa nekad dzīvē šo īpašumu nedrīkst ne pārdot, neko darīt. Un tad vienmēr mēs sakām, tā tad nekad dzīvē, meitai šobrīd ir 20-25 gadi, piemēram, varbūt dzīvē situācija, ko lai dara. Tad viņi būs aprobežot, ieliekam kaut kādu saprātīgu termiņu, jo mazums tiešām dzīvības glābšanai ir jāpārdod īpašums un ir šāds aprobežojums. Tāpēc šie aprobežojumi nevar būt arī tādi nereāli izpildāmi. Attiecīgi ļoti bieži arvien vairāk parādās ieceļu testamentu izpildītāji, kurš tā kā kontrolēt, jo ir, piemēram, īpašums un es uzlieku par pienākumu viņu pārdot un naudu sadalīt starp mantiniekiem. Arī tāds var būt testamenta saturs. Un arī vecāki var iecelt nepilngadīgajiem bērnam aizbildņus testamentā. Protams, ka pēc tam bāriņtiesa vērtē šī cilvēka personību un vai viņš var uzņemties, bet tādas tiesības civillikumā ir paredzētas. Tikko runājām par testamentu, bet ir arī tāds, kā es minēju, pats augstākais hierarhijā
mantošanas veids, kas ir līgumiskā mantošana, ko tā tad attiecīgi noslēdz mantojuma atstājējs un mantinieks nākamais. Kas ir svarīgi atšķirībā no testamenta? Tātad atšķirība ir tāda, ka mantojuma līgums ir divpusējs darījums. Tātad to, ja testamentu var vienpusēji, jebkurā brīdī atcelt, grozīt, mainīt un vispār visu mantu rīkoties, tad ar mantojuma līgumu viņš vienpusēji grozāms, atceļams nav. Tas ir līgums, līdz ar to, ja pēc tam mantojuma atstājējs tomēr pārdomātu, viņam būtu ar nākamo mantinieku jāatceļ šis līgums. Svarīgi, ka šis līgums tātad arī ir obligāti notariālā forma, viņš tiek slēgts pie zvērnāta notāra, tiek reģistrēts publisko testamentu reģistrā, viņš tad ir pie šiem pēdējās gribas rīkojumiem. Un kas ir vēl svarīgi, tad šajā gadījumā nākamajam mantiniekam ir savā ziņā tāda priekšrocība, jo, ja ir noslēgts ar viņu mantojuma līgums, viņš zina, ka viņš tiešām to arī nomantos. Visbiežāk šādu līgumu slēdz tieši par nekustamiem īpašumiem, jo civil likums arī nosaka, ja līgums attiec uz nekustamo īpašumu, lai tas būtu spēkā pret trešajām personām, ir jāieraksta zemes grāmatā. Tad parādās, ka ir slēgts mantojuma līgums, un parasti arī vienlaicīgi ir šī aizlieguma atzīme, ka bez nākamā mantinieka piekrišanas neko ar īpašumu nevar darīt. Tādā ziņā topošais tātad mantojuma atstājējs ir, ja tā var teikt, ar sasietām rokām. Bet mantiniekam savukārt atkal ir tāda priekšrocība, garantija. Un šajā gadījumā arī atkal ir mans termins, viens pieturas aģentūra. Tātad gan līgumu var noslēgt, gan iereģistrēt zemes grāmatā. Visu darot ar notāra biroju, nav jāvēršās nekur citur, jo notāram ir pieejot digitāli kanāli, kur mēs iesniedzam visu reģistrējumu. Principā klients ir atnācis, kā es vienmēr saku saviem klientiem, jūs esat atnākuši pie mana galda, mēs tagad visu izrunājam, konstatējam, ko jūs gribat, jūs vēl aiziet mājās, varbūt padomāt, jūs sakat savu galējo verdiktu, tad jūs nākat, mēs slēdzam, un tepat, kamēr jūs sēžat, es jau visu sniedzu zemes grāmatā. Līdz ar to tā ir tāda ērtība un, manuprāt, tāda laba lieta, vai ne? Tādā ziņā, ka nekur nav jādodas. Bet ko ir svarīgi zināt? Tātad, protams, ka visi klausītāji ir sapratuši, ka gan šis mantojuma līgums, gan testaments stājas spēkā tikai pēc tam, kad cilvēks ir aizgājis mūžībā. Tas viss iet caur mantošanas procesu. Tātad tas nav automātiski, jo gan mantojuma līgums, gan testaments mantošanas procesa laikā tiek nolasīti, tiek aicināti pārējie mantinieki, ieinteresētās personas, var izteikt savus iebildumus. Un kuri tad ir tie, par kuriem vienmēr ir jāpadomā, kuriem vienalga būtu tiesības prasīt savu neatņemamo daļu, savas tiesības uz mantojuma atstāto mantojumu. Esat dzirdējuši tādu terminu kā neatņemamās daļas tiesīgie. Agrāk bija termins neatrēdāmie mantinieki, tagad nedaudz garāk jārunā. Ko tas nozīmē? Tātad testators var brīvi rīkoties ar savu mantu, ir tātad civila likuma pants, bet ierobežojums ir tikai tāds, ka neatņemamās daļas tiesīgajiem ir tiesības uz viņu neatņemamo daļu. Sāksim ar to, kas ir šie neatņemamās daļas tiesīgie. Neatņemamās daļas tiesīgie tātad ir laulātais, lejupējie. Ja nav lejupējie, kas ir pārdzīvojuši mantojuma atstājēji, tad laulātais un tuvākās pakāpes augšupējie. Tātad pat ja es visu savu mantu esmu novēlējusi savai mīļai krustmeitai, tad, ja man ir laulātais, ja man ir bērni, viņi ir tiesīgi mantojuma procesā šo neatņemamo daļu izprasīt. Attiecīgi šī prasījuma tiesība ir izdodama naudā. Tā ir civila likums, tā arī to definē. Tā, protams, ir vienošanās ar testamentā iecelto vai mantojuma līgumā iecelto mantinieku. Tā ir vienošanās par šo neatņemamās daļas izdošanu, bet pat ja mantinieks nepiekristu, neatņemamās daļas tiesīgiem ir absolūts tiesības vērsties tiesā un viņi saņems šo savu neatņemamo daļu, jo tādu lietu regulē civila likums. Neatņemamā daļa, kas ir svarīga, ir gan puse no tās mantojuma daļas, kādu mantinieks mantotu pēc likuma, ja šī pēdējās gribas rīkojuma nebūtu. Un tātad, kas ir svarīgi, ka mantojuma līgumā jāpiebilst, slēdzot mantojuma līgumu, ļoti bieži ir, ka šis neatņemamās daļas tiesīgais līdzparakst un viņš jau atsakās, viņš piekrīt. Tad tas uz mantojuma līgumu izprasīšana pēcāk mantojuma procesā neattiektos, ja mantojumās daļas tiesīgais jau ir piekritis un atteicies no šīs daļas. Tāda piekrišana arī var dot. Bet
Ir arī tāda lieta kā atstumšana no mantojuma testamentā. Apzināti esmu ielikusi testamentā, jo mantojuma līguma atstumt no mantojuma nevar. Tātad mantojuma atstājumi ir visas tiesības no mantojuma atstumt kādu personu. Un neatņemamās daļas tiesīgos arī var atstumt no mantojuma, bet tie ir ļoti precīzi civil likumā panti, kādos gadījumos, kas atbilst tiešām patiesiem apstākļiem, patiesībai, kādos gadījumos to var darīt. Piemēram, minēšu tikai dažus. Augšupējais var atstumt lejupējo, ja pēdējais neizpilda ar likumu uzlikt pienākumu uzturēt testatoru viņa laulāto, vai, piemēram, kavē testatoru taisīt testamentu. Lejupējais var atstumt savu augšupējo arī tajā gadījumā, ja vecāki vispār nav gādājuši par audzināšanu. Un cita starpā laulātais no mantojuma var atstumt laulāto, ja laulātais ir pārkāpis laulību. Tie ir tādi svarīgi. Protams, ka tam ir jābūt visam rakstiski izteiktam un pamatotam. Bieži vien arī testamentam tiek pievienot kādu pielikumu, kas to pierāda, lai mantošanas procesā būtu skaidri un saprotami. Pēdējais, ko ir svarīgi zināt, kas ir svarīgi pie testamentiem un mantojuma līgumiem, tātad pēdējās grības rīkojumiem, ir samazināt zemesgrāmatas valsts nodevu īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā uz mantinieku vārdu. Absolūti par piemēru, ja valsts nodeva nekustamā īpašuma reģistrācijai uz mantinieku, kas ir laulātais vai pirmā, otrā šķira, kuriem bija pēdējā deklarētā dzīves vieta, tad parasti būtu 0,25%. Ja ir testaments vai tātad mantojuma līgums, ir 0,125%. Attiecīgi, šis samazinājums 0,125 atšķirās ne tikai uz pirmo šķiru, bet arī otro un trešo šķiru. Otrā, trešā, tātad brāļi, māsas, pirms viņu mirušo bērnu, pusbrāļi, pusmāsas. Attiecīgi, arī ceturtās šķiras mantiniekiem, kas jau ir tā tālākā, pavisam sāņu līnija aiziet tālu var māsīcās un brālēnos, tie ir arī par procentu mazāk ir 4%. Tā kā šeit ir pie testamenta, pēdējās gribas rīkojuma, mantojuma līguma samazināt īpaši tieši par nekustamo īpašumu reģistrācijas zemes grāmatā nodeva. Tas, ko es jau minēju, tātad es gan šo slaidu ieliku, ņemot vērā, ka šī ir tā juridiskās higienas viena no dokumentu pakotnes, viens no dokumentiem, bet es viņam pievērsīšos nedaudz arī vēlāk pastiprināt un pastāstīšu, kā viņi noslēdz un kas ir darāms vai nav darāms. Tad ar nākotnes pilnvarojuma palīdzību ik viens var nodrošināt savus intereses gadījumos, ja personas spēja rīkoties patstāvīgi, arī ikdienas jautājumu risināšanā kļūst ierobežot. Piemēram, veselības problēmu dēļ. Tātad cilvēks ir dzīvs, bet nespēja vadīt savu rīcību. Bet šis ir tāds ļoti īsts ieskats, jo man vēl nākamajos slaidos būs paskaidrojums. Trešais, es teiktu, ļoti svarīgs dokuments ir laulības līgums. Un atkal jau tieši tāpat kā par testamentiem runājot, šeit absolūti nav runa par to, ka laulātie šo līgumu slēdz, jo vēlas šķirt laulību. Nē, tā tas nav. Taisnība otrādi, kamēr ir saskanīga, skaista laulības dzīve, tas mērķis, laulības līguma mērķis ir noregulēt laulāto mantiskās attiecības tieši tam, kā abi laulātie to vēlas. Šādā veidā laulātie parūpējas par šīm ģimenes mantiskajām attiecībām, lai pēc tam, ja gadījumā potenciāli nākotnē varbūt rastos kāds strīds, tad no šī strīda varētu izvairīties. Tās ir emocijas, tie ir arī finanšu līdzekļi, kas strīdu risinot būtu jātērē. Tā ir atkal tāda preventīva funkcija. Un arī gadījumā, kā es jau minēju, gadījumā tomēr ir laulības šķiršana, arī ir vieglāk mantas dalīšanas process. Tur izvairīties bez liekām emocijām un arī naudas līdzekļu tērēšanas. Laulības līgums arī vieš ļoti lielu skaidrību par laulātā mantas statusu mantošanas procesā. Par laulāto mantošanu es vēl pieslēgšos, tur būs viens no nākamajiem slaidiem. Un mēs visi zinām, ka ir divi veidi laulības līgumi. Ir mantas kopība un mantas šķirtība. Visi zina vairāk vai mazāk ir tieši šo mantas šķirtības līgumu, tāpēc, ka mantas kopība, es negribētu teikt publiski, tās nedaudz uz arhīvs līguma veids, bet es paskaidrošu, kāpēc. Mans kopības gadījumā visa laulāto manta pirms laulības piederējusi, laulības laikā iegūtā, vienalga kādā veidā, bez atlīdzības, mantojot, pērkot jebkā, ir vienotā nedalāmā masā, kur nepieder katram konkrēti kādā daļā, un tad viens vai abi laulātie ir šīs mantas valdītāji, kas pārvalda un rīkojās. Līdz ar to tas viss ir tāds kopums. Mūsdienu ekonomiskajos procesos, kad ir kredīti, kad ir dažādas saistības, vairāk
es teiktu, 99% gadījumu slēgts tiek mantas šķirtības līgums, jo tad ir arī dalīta atbildība katram par saviem saistībām, par saviem parādiem, un attiecīgi ir vieglāk regulēt šīs mantiskās attiecības. Atkal notārs viens pieturas aģentūra, šis mans iemīļotais termins, tātad laulības līguma ir obligāta notariāla forma, līdz ar to gan līguma noslēgšana, gan līguma reģistrācija, gan uzņēmuma reģistra laulāto mantisko attiecību reģistrā, gan zemes grāmatā par nekustamo īpašumu ir izdarām pie notāra. Klienti atnāk, saņem konsultāciju, pieņem lēmumu, notārs noslēdz līgumu un tālāk forwardē jau tālāk uz attiecīgajiem reģistriem, kur tas nepieciešams. Kas ir svarīgi, tagad bija nesen viens augstākās tiesas nolēmums tieši par šī laulības līguma reģistrāciju zemes grāmatā, jo tad, kad laulības līgumu noreģistrē, uzņēmuma reģistra zemes grāmatai sūta automātiski atzīmes. Atzīme noslēgts laulības līgums. Bet tas nebija kā ieraksts. Tie, kas varbūt ar zemesgrāmatu procesiem nodarbojās, tad viņi varbūt vairāk sapratīs. Ir ieraksti, atzīmes status, ir ieraksts ar atzīmes statusu un kā ierakstu veidā. Un tad ir ļoti svarīgi, lai laulības līgums, lai viņš būtu spēkā par trešajām personām, zemesgrāmatā tiktu ierakstīts ar atzīmi vieni pa maz. Jo piedzinējs, tas pats tiesu izpildītājs, vēršot piedziņu uz parādnieku, kas ir viens no laulātajiem mantu, var arī skatīties, vai viņa laulātajiem ir vai nav kāda manta, kas būtu iegūta laulības laikā un arī ielikt uz tā laulātā daļu, otra laulātā mantā šo piedziņu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi ierakstīt, un tad, jā, šis ir atsevišķa manta tikai vienam laulātajam, līdz ar to tā ir savā ziņā tātad aizsardzība. Un tagad, kas ir ļoti, ko es no saviem klientiem esmu vienmēr tā dzirdējusi un sapratusi, tas galvenais jautājums ir tātad, ja man ir noslēgts šis laulības līgums par mantas šķirtību, tad jau laulātais nemanto. Tā absolūti nav, jo laulātais, tātad pārdzīvojušais laulātais, kas ir pārdzīvojušais, manto no mirušā neatkarīgi no tā, kāds mantisko attiecību veids pastāvēs starp laulātiem laulības laikā. Tātad absolūti neatkarīgi. Kur ir atšķirība? Ja ir laulības līgums par mantas šķirtību, tad attiecīgi mantošanas procesā pārdzīvošais laulātais nevar izprasīt, izdalīt no laulāto kopmans, kas ir laulības laikā, savu laulātā daļu, un tad mantojums atklātos tad uz to paliekošo, kas paliek tā manta. Ja šāds līgums tātad ir noslēgts par mantas šķirtību, tad viss mantojums, kas pārdzīvošam laulātam ir palicis, aiziet mantošanā mantiniekiem, kur tālāk skatās, kā es minēju, likumiski, līgumiski vai attiecīgi testamentāri. Laulātā mantas daļas nošķiršana no mirušā mantas daļas. Tātad tas ir tas aspekts, par ko es tikko jums skaidroju. Bet ir viens ļoti svarīgs punkts, šis 4. slaidā. Pēdējās gribas rīkojums par labu laulātajam un nozīmi mantošanas procesā. Paskaidrošu, kāpēc svarīgs. Ir ļoti, tātad civil likumā ļoti precīzi definēts. Tātad, ja mirušam laulātam nepaliek ne lejupējo, ne adoptēto, vai ja minētās personas atkrīt, pārdzīvošais laulātais saņem pusi no mantojuma, bez tam dzīvokļu iekārtu. Tātad ir pāris, kuriem nav bērnu, nav mazbērnu, nav mazbērnu, nav adoptētie, tātad laulātam ir puse. Un attiecīgi, tikai tad, ja nepaliek ne šo lejupējo, ne adoptēto, ne augšupējo, ne īsto brāļu vai māsu vai to bērnu, ne pusbrāļu, pusmāsu vai to bērnu, vai ja šīs personas atkrīt, tikai tad visu mantojumu dabūna pārdzīvošais laulātais. Kāpēc es šo ļoti uzsveru? Tad atkal no savas pieredzes un prakses. Ir laulāts pāris, kuriem tātad nav ne bērni, ne mazbērni, ne mazmazbērni. Attiecīgi arī, ja viņi ir seniori, tad vecvecāki arī ir jau mūžībā. Un tad ir ļoti liels šoks attiecīgi vīram vai sievai, kas ir šis pārdzīvošais laulātais, par to, ka būtu jādalās ar mirušā brāļiem, māsām vai pat pusbrāļiem, pusmāsām. Šeit es pat neminu par vecākiem, ja šajā gadījumā te nav stāsts par vecākiem. Un ir tāds liels šoks par to, ka kā tad tā, mēs visu savu apzinīgo darba dzīvi esam strādājuši, pelnījuši, krājuši un varbūt pat uz vienu vai otru laulāto tikai reģistrējuši. Man tagad ir jādalās ar cilvēkiem, ar kuriem ir mazākas tās attiecības pat un draudzīgākas. Jo pusbrāļi, pusmās nevienmēr jau viss ir tik jauki tajā dzīvē mums. Un kā to darīt? Lūk, ja šajā gadījumā laulātie, kuriem nav šie lejupējie, būtu jau dzīves laikā
vai nu sastādījuši testamentu, savstarpēji, piemēram, testamentu, kur viena testamenta akta veidā viens otram visu mantu novēl, vai slēguši mantojumu līgumu, tad laulātais saņemtu visu mantojumu. Jo brāļu māsas, pusbrāļu pusmāsas nav neatņemamās daļas tiesīgie mantinieki. Jā, tā kā šī gadījumā šis testaments vai pēdējās gribas rīkojums, kas ir mantojuma līgums, būtu nospēlējis lielu lomu. Atkal jau varbūt šī gadījumā nākamais slaids par līgumu veidu, kas arī nav populārs, ko varbūt cilvēki maz zina, mantotāja atteikšanās līgums. Kāpēc es viņu šeit pieminēju? Jo atkal no savas prakses, no savas juridiskās pieredzes darbā ar klientiem, ļoti bieži ir, kad seniori jau kādā vecumā slēdz atkārtot laulību, bet katram ir sava dzīves laikā bizness, manta, uzkrājumi, ir savas ģimenes, jau bērni, kas jau ir precējušies. Un tā viņu mērķis ir arī noformēt savas attiecības, mēs būsim laulātie, bet nejauksim, lai mūsu katram tas, kas man ir tas uzkrājums, mana manta, tad paliek tam manam zaram. Un šajā gadījumā, ko var darīt, jo mēs taču runājam par to, ka laulātais ir neatņemamās daļas tiesīgais mantinieks, viņš manto jebkurā gadījumā. Šajā gadījumā ir absolūti, atkal es teikšu vārdu nepopulārs, grūti pateikam dēļ, bet ir mantotāja atteikšanās līgums, kuru slēdz vēl mantojuma atstājiem dzīvam esot. Jo parasti mēs visi zinām, kad atklājas mantojums, cilvēks ir mūžībā, es varu izdarīt savu gribu, pieņemt vai atraidīt mantojumu. Tā ir absolūti brīva izvēle. Bet ir šāds līgums, kas ir jau līgums, nevis vienpusējs gribas rīkojums. Tātad šo līgumu slēdz starp nākamo mantinieku un personu, no kuras viņš atteicis mantot. Un attiecīgi tātad mantinieks jau atsakās potenciāli no mantojuma, kas viņam pienāktos, ja mantojuma atstājies aiziet mūžībā. Un tādā veidā šī mantotāja atteikšanās izbeidzas arī šī mantinieka mantošanas tiesība. Un, kas ir svarīgi, arī aptver mantinieka neatņemamo daļu. Nākamais slaids, par kuru es varbūt gribētu izstāstīt, tātad ir šī mantošana Eiropas Savienībā, pārrobežu mantošana. Jebkuram ierakstot Googlē vārdu mantošanas regula, noteikti uzreiz ir ļoti garš nosaukums, uzreiz parādītos šīs regulas teksts, tātad viņi ir izlasām visās Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Un kas ir svarīgi, ka viņi ir saistoši visām Eiropas Savienības dalību valstīm, izņemot Dāniju un Īriju, ar piebildi, ka arī apvienotā karaliste arī pirms Brexita, kad viņa vēl bija Eiropas Savienībā, arī viņa nebija pievienojusies regulai. Tātad tas bija šis izņēmums valstis, uz kurām šī regula neatiecās, un tātad Dānija, Īrija vēl aizvien. Izstāstīšu, kas ir šī regula, ko viņa dara, ko viņa regulē un kādas lietas skaidrākas vieš. Tātad cilvēki, kā mēs zinām, īpaši jau Eiropā, brīvi ceļo, iegādājas mantu, populāri varbūt ir Bulgārijā kaut ko pirkt, Spānijā vai kā savādāk. Arī noslēdz šīs pašas laulības, dzīvo vienā vai otrā dalība valstī ar savu laulāto vai pāri, un tā tad nav vairs piesaist tikai vienai valstī. Un attiecīgi mantojumā ietilpstošā manta atrodas vairākās dalību valstīs, lai nebūtu situācija, ka, piemēram, par Latvijā esošo atrodošos mantu kārto mantojumu lietu Latvijā, par Vācijā atrodošos Vācijā un tā tālāk, tad ir noteikta piekritība. Tātad šī regula nosaka piekritību un jurisdikciju tai dalību valstī, kurai būtu jākārto šī mantojuma lieta. Tātad vai nu tā ir tiesa, kas ir citās valstīs, vai šajā gadījumā Latvijā tas ir notārs, arī Igaunijā tas ir notārs. Un tātad attiecīgi šī regula lem par to, ka tātad pirmkārt jau piekritību un jurisdikciju lemt par mantojuma lietu ir tātad tās dalībvalsts vai nu tiesai vai kā mūsu gadījumā notāram, kura mirušajiem nāves brīdī bija patstāvīgā dzīvesvieta. Tātad, kas ir šeit jāsaprot, ka tas nav vienkārši formāla deklarācija, formāla reģistrācija, te tiek vērtēta šī ciešā stabilā saikne ar valsti, jo cilvēks, kurš bieži ceļo, tad ir jāsaprot, kur viņam ir šis ekonomisko interešu centrs, kur ir ģimenes interešu centrs, kur attiecīgi tā piekritība tiek noteikta. Un kas ir svarīgi, tad arī šai dalību valstī, tātad, kur ir dzīvesvieta nāves brīdī, tās dalību valsts tiesību normas tiek pievērot, tiesību akti, normatīvi akti tiek piemēroti.
Piemēram, man tā kā vācu valodas zinātājiem un pārvaldītājiem ļoti bieži sanāk tieši šīs pārobežu mantojuma lietas ar Vāciju. Tad, piemēram, viņš ir Vācijas pilsonis, viņš dzīvo šeit Latvijā, viņš šeit strādā, varbūt pat ir laulība reģistrējis, un viņam ir manta, protams, bērni, visa ģimene dzīvo Vācijā. Latvijā varbūt viņam ir tikai viens transporta līdzeklis, varbūt pat nekas, lietu skata Latvijā. Un kas ir svarīgi, kā šeit ir minēts, ir tātad vienota tiek izdota notāram šī gadījumā. Es skatos Latvijā, es izdodu vienotu Eiropas mantošanas apliecību, kura tālāk tiek iesniegta Vācijā vai Spānijā vai kurā citā dalībvalstī, un uz kuras pamata tiek šī manta jau reģistrēta. Mums nav pa vairākām valstīm vairāk procesi jāved. Kas ir svarīgi šeit, ka šī regula, viņa neregulē nodokļu jautājumus, tad tas ir katras dalībvalsts jurisdikcijā, kur kādi nodokļi, piemēram, man tagad pat ir, kur ir pilsonis, Beļģijas pilsonis, bet viņam ir manta gan Latvijā, gan Beļģijā, un viņam tie nodokļi būs jāmaksā pēc tas, kas par mantu Beļģijā, neskatoties uz to, ka Latvijā Eiropas mantošanas apliecība būs izdot, viņam būs nodokļi jāmaksā par to Beļģijas mantu, tas, kas būs pēc Beļģijas likumiem. Tāpēc es kā vienmēr arī kā notārs stāstu, notārs nebūs īsti nodokļu konsultants attiecībā par šīm pārobežu lietām, jo tas ir katras valsts ieskatos. Tāpat arī tā valsts, kas vedīs šo lietu, viņi ved mantas dalījums, vai tas ir laulātais bērni, kādās daļās, ko kā darīt, ved tā pēc tiem normatīviem aktiem, kas ir attiecīgi tajā dalībvalstī, kur šī lieta tiek vesta. Svarīgi Eiropas mantošanas apliecībai nav nepieciešama nekāda papildus legalizācija, nav nepieciešams pievienot šo apostili, kā mēs zinām. Tātad viņa attiecīgajā dalībvalsts valodā tiek sastādīta un tālāk jau iesniegt reģistrācijai. Ļoti vienkārši un ērti manā skatījumā klientiem, bet ko es gribu teikt, ir jāzina, ka tiešām ārvalstīs tiem mantiniekiem tā manta ir, lai vispār zinātu un apzinātu šo mantas aspektu. Ļoti īsts ieskats nākamais slaids. Šobrīd ārkārtīgi aktuāla tēma. Tātad šobrīd ir izstrādāti grozījumi civillikumā, notariāta likumā un kredīta reģistru likumā. Un tātad mēs viņu saucam par mantojuma tiesību reformu. Plānots, ka viņi stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī. Šobrīd Saeimā ir uz 3. lasījumu. Tātad plānots, ka šis 3. lasījums varētu būt jau nākamā nedēļa vai aiznākamā nedēļa. Un tātad tas likuma mērķis ir skaidrāks mantošanas process, lai nav šīs vispār nevestās mantojuma lietas vai bezmantinieku mantojuma lietas, lai cilvēki vestu lietas, kārtotu lietas un nepaliktu, kā šobrīd ir ļoti paskaidroši arī, kāpēc nepaliktu tādas lietas, kur cilvēki iesāk un nenāk pēc apliecībām, un paskaidroši, kāpēc tagad. Tātad ar šo plānoto mantojuma reformu tiks ierobežot mantinieku atbildību saņemtās mantojuma vērtības apjomā. Ko tas nozīmē? Tātad šobrīd ir tā, ka, ja mantinieks pieņem mantojumu, viņš atbild par visām mantojuma atstājas saistībām, prasībām, kādas vien varētu būt. Un bieži vien pieņemot šo mantojumu, nevienmēr paspēja izmantot šo inventāru tiesību, jo tas ir tikai 2 mēnešu laikā kopš mantojuma atklāšanās, kad es ierobežoju savu atbildību ar mantas vērtību. Ja, piemēram, absolūti vienkāršiem vārdiem mantas vērtība ir 5,000 eiro, parādi būs 10,000 eiro. Ja cilvēks ir pieņēmis mantojumu, neizmantojot šo inventāru tiesību, kurai šis 2 mēnešu termiņš, viņš šos 5,000, piedodiet, samaksā no savas kabatas, no savu maka. Un tāpēc ļoti bieži cilvēki baidās, bīstās, viņi nezina. Ir mantojuma pieņemšanas termiņš, varbūt rīt ir pēdamā diena, un viņš atnāk iepazīstās ar šiem dokumentiem. Mantojuma kreditora pretenzijas īsti nekādas nav, bet varbūt ir šīs 7 pasta darba dienas, kad nāk kreditora pretenzija pa pastu. Arī tā var būt, un tās starp citu tiek darīts. Un tad sanāk, mantinieks ir mīnusā. Un tad, tāpēc arī, kad bīstās, lietas nekārto vai neizdara to līdz galam. Šī reforma noteiks to, ka mantinieks ar savu kabatu, savu maku neatbildēs. Tātad būs ierobežot šī mantinieka atbildība. Līdz ar to parādi, kas pārsniegs mantojuma apmēru uz mantinieku, nepāries. Tāpat arī mantojuma pieņemšanas procesam plānots, bet tas viss ir tagad tādā plānā, ja es jums līdz galam to, protams, nestāstu, regulējums attiecībā uz mantojuma pieņemšanas procesu, tātad pārēdz atteikšanos no likumiskā gada termiņa mantojuma lietas uzsākšanai, varēs arī vērsties vēlāk. Un attiecīgi precizēt kreditoru pretenziju pieteikšanas kārtību. Tātad būs pirmkārt
2 termiņi. Tātad notārs plānots ir, kad notārs izsludinās 2 termiņus. Viens, kas ir kreditora pretenzija iesniegšanai, viens, kas ir mantiniekiem, lai pieteiktos. Tad, kad mantinieks jau nāks, viņš redzēs, kādas kreditora pretenzijas jau ir mantojuma lietā iesniegtas. Līdz ar to viņš varēs pieņemt lēmumu, pieņemt vai atraidīt mantojumu. Par kreditoriem būs tātad paredzēts šobrīd, ka arī mantojuma apliecībās pieteiktās kreditora pretenzijas tiks norādīts, jo šobrīd tas tā nav. Šobrīd viņas tiek iesniegtas mantojuma lietā, un notāram ir pienākums informēt un iepazīstināt mantinieku ar šo pretenziju, bet viņi netiek ierakstīti mantojuma apliecībā. Tāpat notāram pašam būs jāpārbauda visas šīs, kas ir ar publisku hipotēku vai komercķīlu reģistrētās kreditoru prasījumi, pat nebūs jāpiesaka. Notārs pats savu reģistrējumu šo visu fiksēs. Bet tas ir tā, nedaudz vēršoties uz nākotnē, bet būtiska reforma tā ir, ka tas būs droši vien saruna nākamajā gadā. Tas, ko es minēju, centīšos ļoti īsi par šo nākotnes pilnvarojumu. Tātad, kā jau minēju, ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēks nespēja saprast, vadīt savu rīcību. Parasti tas ir veselības stāvoklis. Tātad jau šobrīd cilvēks atkal preventīvi domājot, kur mēs nodarbojamies ar ekstrēmiem sportiem, dažādas izmantojam transporta līdzekļus un tā tālāk, domājot par to, ka, lai neapstātos arī varbūt viņa biznesa, saimnieciskā darbība, lai neapstātos piekļuvu kaut kādiem naudas līdzekļiem, kas varētu būt saistīti ar veselību, kas būtu nepieciešams, var noslēgt tādu līgumu veidu, ko sauc par nākotnes pilnvarojumu. Tas nozīmē, ka līgums ir noslēgts, viņš ir spēkā, bet viņu nevar izmantot. Nāk tātad pilnvaru devējs pie notāra, tas līguma veidā, pilnvaru ņēmējs nāk pie notāra un slēdz līgumu, kur šobrīd jau nākotnes pilnvarojumu šis devējs precīzi definē tieši, ko darīt. Tam nav vispārīga norma. Varbūt tikai kaut kādām saimnieciskām lietām, varbūt ir daudz mājdzīvnieki. Suņiem, kaķiem jāpērk ir barība, jābaro, jāparūpējās. Un šis līgumiskais pilnvarnieks, viņš tātad jau piekrīt šim pienākumam un apņems rūpēties. Un viņam ir pieeja konkrētam kontam, kurš šo barību dzīvniekiem nopirkt. Jo par dzīvnieku jautājumiem tā ir viena ļoti svarīga lieta, par ko cilvēki arvien vairāk padomā. Jo tikpat labi šis dzīvnieciņš, viņš nav neviens, kas par viņu tur rūpi. Viņa tātad šādu līgumu, kad noslēdz, viņa reģistrē nākotnes pilnvarojumu reģistrā, bet pilnvarnieks neko nevar darīt. Viņam ir tā kā sasietas rokas, viņš ir tādā nogaidu režīmā, jo tikai tad pilnvarnieks varēs uzsākt savu darbību pēc šīs pilnvaras, kur konkrēti būs definēts šis uzdevums, kad būs ārstu komisijas atzinums. Ja, tā ir tāda viena, varbūt tāds šķērslis, kas ir, bet savādāk nevar. Un kas ir vēl svarīgi, ka pilnvarniekam būs jādarbojas ļoti cieši pilnvarotāja interesēs, tā kā pilnvarojumā būs norādīts. Ja? Jo, ja cilvēks nespēja vadīt savu rīcību, tad ko lai tagad dara, ir kādi jautājumi jālemj. Tad ir caur tiesu, bāriņtiesu, aizgādnību jādabina. Tas ir laiks un nevienmēr, bet šeit jau varētu cilvēks padomāt preventīvi par to. Kas ir svarīgi, ka šāds pilnvarojums, lai cik plaši mēs viņu norādītu, viņš nedod personiskās tiesības. Tātad pilnvarnieks nevarēs sastādīt testamentu vai slēgt kādu laulības līgumu pilnvardevēja vārdā. Nākamais, kam es gribēju pievērsties, varbūt tas ir tāds noslēgums. Mēs visi esam ļoti aktīvi, skrienoši, laika ir maz. Un ir tāda ļoti kolosāla lieta, ko mēs notāri esam izveidojuši un attīstījuši jau pirms Covid laika. Tātad tā ir šī attālinātā notāra, jebkāda notāra attālinātā pakalpojuma saņemšana videokonferences režīmā. Tas nav Skype, tas nav Zoom, tas nav Microsoft Teams, tas ir konkrēti DigiNotāra portāls, tātad pieslēdzas caur Latvijas notars.lv portālu, autentificējās ar Latviju LV, un tātad no jebkuras vietas pasaulē var saņemt notāra pakalpojumu. Tikko pat 2 nedēļas atpakaļ atkal savu praksi stāstu bija situācija, kad vecāki bija aizbraukuši uz Āfriku un gaidīja, kad viņiem pielidos klāt viņa bērns ar vecomāmu. Bija plānots gadiem ilgi, tiešām liels skaists ceļojums. Un tajā brīdī, kad vecā māte ar bērnu devās uz lidostu, un lidostā bija dokumentu pārbaude, konstatēja, ka pilnvarēja, lai bērnu pavadītu ārpus Latvijas robežām ceļojumā, pagājušā gada 31. decembrī ir beidzies termiņš. Vecāki ir Āfrikā, pie tūkstneša kaut kur bija. Un es vēl tagad atceros, ka viņi teica, ka mēs speciāli piebrauksim kaut kāds mobilais tornis, kur ir internets, un mēs tur piebrauksim un gaidīsim, kad saslēgsimies. Un uztaisījām pilnvaru. Vecā māte bija pilnvarot šo dokumentu saņemt, un nākamā dienā bija biļetes, un viņiem ceļojums netika izjaukts. Ja? Visa ģimene satikās. Tā ir viena tiešām laba lieta, ne tikai ekstrēmās tādās ārkārtas situācijās, bet arī ikdienā. Tās pašas konsultācijas.
Piesakoties, mēs varam saslēgties, saņemt jebkuru dokumentu, konsultāciju, parakstīt, tur ir dokumentu apmaiņa. Portāls tiek arī atjaunots, tā skaitā šajā portālā jau šobrīd, ņemot vērā mākslīgā intelekta attīstību un viltošanas, dažādas arī cilvēku profilu atveids. Mums ir arī sejas atpazīšanas sistēma, kas ir integrēta. Arī mēs šo, neskatoties pirms Covid pirmsākumus, mēs viņu visu laiku attīstām, lai viņš būtu vieglāks, ērtāks un klientiem patīkamāk izmantojams. Kas ir svarīgi? Tātad konsultācija, protams, mēs var saņemt neko neparakstot, bet ja kaut ko gribēsiet parakstīt, tad tas ir vai šis EID, arī tā skaitā kvalificētais Smart ID, kas ir ļoti ērti, viņš ir integrēts, un e-paraksts mobile. Tā kā šī ir tie 3 veidi, tas var būt tāds ļoti īsa tāds pieskāriens šai digitālajai, kas varbūt ar mantošanu saistīts, bet ļoti bieži arī mantošanas iesniegumu uzsākot mantojuma lietu vai tie paši testamenti tiek parakstīti digitāli. Absolūti nekāda problēma, jebkuru pakalpojumu. Un nobeigumā varbūt tad es gribētu visiem teikt, nekautrēties, nākt pie notāra, jautāt, preventīvi uzzināt un varbūt arī neko nedarīt. Bet, ja darīt to pareizi, lai pēc tam šī jūsu griba pats galvenais ir izpildīta. Paldies!